Sveiciens visiem! Pulkstenis ir tieši 13:00 un prieks redzēt virtuāli dalībniekus šī pasākumā, ko organizē Iespēju kapitāla asociācija, Latvijas darba devēja konfederācija un atbalsta ekonomikas ministrija. Lūk, un daži ievadvārdi. Pirms mēs sākam šo semināru. Tēma: kā pelnīt ar pasīviem ieguldījumiem, jaunu uzņēmumos, ar iespēju kapitāla palīdzību. Iespējams, daudz no jums šo terminu jau ir dzirdējuši un ir lietas kursā, daži varbūt nē. Lūk, es esmu Matīs, Latvijas Iespēju kapitāla asociācijas valdes loceklis, bet man ikdiena ir saistīta ar investīciju fondu Build It Latviju, kurā līdziepašnieks esmu un vadītājs. Kāpēc šī tēma ir īpaši svarīga? Kāpēc par iespēju kapitālu organizējām vienu no semināriem šodien? Tam ir vairāki iemesli, un šis noteikti nav ne pēdējais seminārs, un nav arī pirmais. Lūk, Latvijā iespēju kapitāls nav jauna lieta. To pirmkārt jau ir ļoti daudz šo iespēju kapitāla fondu, un tie jau darbojās jau ilgu laiku. Šeit ir daži iespēju kapitāla fondi treknināti. Tie ir tie fondi, kuros komandas ir no Latvijas. Latvijā darbojās arī fondi, kuru komandas ir no Lietuvas, no Igaunijas vai tāpat no Ziemeļvalstīm. Šie fondi ir ar dažādiem mērķiem. Dažus iegulda ļoti agrīnas stadijas jaunu uzņēmumos, kā šeit ir minēti šie te Build It komercializācijas reaktors, Expansion Capital, tādi, kur iegulda mazliet vēlākas stadijas uzņēmumos, kur uzņēmumi jau ir radījuši kādus ieņēmumus, jau ir atraduši sev klientus. Ir fondi, kuri darbojās vēl vēlākas stadijas uzņēmumos. Un tāpat fondiem ir atšķirīgas arī stratēģijas. Ir fondi, kas strādā noteiktā nozarē, piemēram, finanšu tehnoloģijas vai jomās, kas saistītas ir ar vidē draudzīgām tehnoloģijām. Attiecīgi ir ļoti plašs klāsts ar šiem te iespēju kapitāla fondiem. Otrs iemesls, kādēļ mēs organizējam šo semināru, ir arvien vairāk parādās ļaudis, kam ir uzkrāts kapitāls, kuru tad ir nepieciešams kaut kur ieguldīt. Protams, alternatīvas ir daudzas, ir akcijas, var pats kļūt par tiešu investoru. Iespēju kapitāla ir viena no opcijām, un vēlos uzsvērt, ka šī semināra laikā būs arī parādīta saite, kur mēs 8. decembrī rīkosim klātienes pasākumu. Klātienē noteikti ir daudz patīkamāk kā virtuāli, kur klātienē mēs pastāstīsim, ko tad arī vēl nozīmē iespēju kapitāla fonds un kā tad praktiski tas viss notiekās, un tiem, kam jau ir ļoti nopietni par šo visu interesi. Un kāpēc varētu būt nopietna interese, ir trešais iemesls. Finanšu institūcija Altum ir izsludinājusi iepirkumu fondu pārvaldniekiem, tādiem fondu pārvaldniekiem, kuri vēlas ieguldīt agrīnas stadijas uzņēmumos, un šiem fondu pārvaldniekiem kopumā atvēlēs aptuveni 56 miljonus. Tas nozīmē, ka katram no šiem pārvaldniekiem visticamāk būs aptuveni 18 miljoni, ko ieguldīt jaunu uzņēmumos, un viena no prasībām būs, ka ir jābūt arī citiem investoriem, privātiem investoriem, kas vēlas pievienoties šim iespēju kapitālam un tā teikt kopā ar finanšu institūciju Altum veikt ieguldījumu. Proti, tas nozīmē, ka jau šī gada beigās un nākamā gada sākumā pie daudziem no jums vērsīsies iespēju kapitāla fondu komandas ar iespēju, ar piedāvājumu pievienoties šiem fondiem un darboties kopā un dot iespējas jauniem uzņēmumiem augt ātri, augt globāli. Un īpaši vēlos akcentēt terminu iespējas, jo iespējams līdz šim plašāk bija dzirdēts termins riska kapitāls. Risks kā termins varbūt nav pats tas labākais latviešu valodā, runājot par investīcijām, jo risks tomēr ietver sevi tādu negatīvu fonu. Runājot par investīcijām jaunu uzņēmumos, protams, visādi var gadīties, bet galvenokārt runa ir par iespējām. Un Latvijā iespēja
ir dota ļoti daudziem uzņēmumiem ar investīcijām, un iespējams daži no šiem uzņēmumiem jūs atpazīstat, ir redzēti apkārt, daži no šiem uzņēmumiem ir tā teikt ar vārdu, kur investīcijas ir veiktas jau gadus, 5, varbūt pat 10 atpakaļ. Ir uzņēmumi, kuros ieguldīts ir mazāk kā gadu atpakaļ aptuveni 100,000, un pēc gada jau šis uzņēmums ir spējis piesaistīt jau 10 miljonu. Viena lieta, par ko es esmu diezgan pārliecināts, ne visi atpazīst visus šos uzņēmumus, un vispār ir lietas kursā, ka tādi šeit Latvijā atrodas. Un viens no tiem iemesliem, kāpēc tā ir, galvenokārt visi šie uzņēmumi darbojās eksporta tirgos, viņi darbojās globāli. Kāpēc darbojās globāli? Lai iespēja kapitāla pārvaldniekam nodrošināt atdevi, nav cits variants, kā darboties globāli. Un kāds tad ir iespēja kapitāla fonda biznesa? Kāpēc šie fonda pārvaldnieki arī izvēlas ieguldīt tikai tādos uzņēmumos, kas strauji aug? Viens no iemesliem ir tāds, ka fondam ir jāspēj atdot saviem investoriem investīcijas. Kāds no fondiem varbūt darbojas 7 gadus, kāds varbūt 10 gadus, bet tā matemātika ir tāda, ka dienas beigās saviem investoriem ir jāspēj atdot 2 reizes vairāk, varbūt pat 3 reizes vairāk, nekā šī investora sākumā ir iedevuši. Matemātiski tas nozīmē, ka investors tehniski gadus ir guvis 10–15%. Tas ir matemātiski, jo ja fondi parasti šo kapitālu atdod atpakaļ, kad fonda darbība ir beigusies pēc 7, varbūt 10 gadiem, bet matemātiski tie ir apmēram 10–15% pieaugums. Lūk, un kā tad nodrošināt šādu te atdevi? Tāds ļoti vienkāršots piemērs, pieņemsim, ka fonda izmērs ir 500,000, investori ir iedevuši 500,000, ko ieguldīt, ko tad tehniski var ieguldīt, pieņemsim 10 uzņēmumos, un sagaidīt, ka katrs no šiem uzņēmumiem dod atpakaļ 2 reizes vairāk. Jo būtībā 2 vai 3 reizes atdeve nav slikta. Viena no lietām, kas nestrādā Excel un nestrādā šāda te veida aprēķini. Iespēja kapitāls parasti ļoti daudz zaudē. Un atsevišķos gadījumos iegūst, bet iegūst ļoti daudz. Un šeit ir viena no tām svarīgām lietām, kāpēc ir vērts apsvērt iespēju ieguldīt. Iespēja kapitālā būt kā pasīvam investoram ir tāda, ka iespēja kapitāls iegulda tādos uzņēmumos, kuri vismaz teorētiski spēj nodrošināt 10-kārtīgu atdevi šī laika periodā. Protams, nevar zināt, kā dzīvē sanāks, bet teorētiski ir ļoti labs plāns. Tas nozīmē, ka, ja pieņemsim no 10 vai no 20 uzņēmumiem, daži uzņēmumi tomēr spēja atdot šo 10-kārtīgu atdevi. Tas nozīmē, ka fonds spēs atdot saviem investoriem solītos, paredzēto reiz 2, reiz 3 atdevi. Un šī ir viena no tādām lietām, ko varbūt ir vērts paturēt prātā tiem ļaudīm, kam nav plaša pieredze investīcijās, ir tā, ka fondi spēja diversificēt tos riskus, viņi spēja ieguldīt ļoti daudzos uzņēmumos, daudzos viņi pazaudē, bet atsevišķos viņi iegūst un iegūst ļoti lielu atdevi. Attiecīgi spēja darboties finansiāli veiksmīgi. Lūk, tāds mans ātrais ievads par iespēju kapitālu, kāpēc tas ir labi, kāpēc ir vērts par to domāt, un šodien mums ir vairāki ļoti zinoši runātāji. Kā nākamais runātājs būs Krišs Pūls, kas ir Eiropas investīciju fonda investīciju menedžers. Viena no iespējams jaudīgākajām organizācijām Eiropā. Tad nākamais runātājs būs Rudolfs Krese, kurš pastāstīs par iespēju kapitālu, tā teikt, no iespēju kapitāla skatu punkta, kā izskatās šī aina, visa šī bilde. Tad nākamais runātājs būs Edgars Pīgoznis, iespējams viens no pieredzējušākiem šīs jomas dalībniekiem ar ļoti ilgu pieredzi un noteikti ir papēdis nevienu pudu sāls, bet iespējams ir arī ļoti daudz, ko ieguvis un padalīsies ar savu pieredzi. Tad nākamais runātājs būs Voldemārs Brēdiķis. Vēlos akcentēt Voldemāru Brēdiķi kā cilvēku, kurš ir sēdējis galdam
iespējams visās pusēs, lai cik tās puses arī būtu. Valdemārs ir uzņēmējs, Valdemārs ir bijis komercializācijas reaktorā kā viens no aktīviem komandas dalībniekiem. Viņš arī ir viens no šiem investoriem fondā. Tāpat Valdemārs ir aktīvs kā biznesa eņģelis, pats veids investīcijas, un cita starpā Valdemārs ir arī jaunu uzņēmumu pusē, un ir viens no uzņēmumiem, kurā viņš ir kā komandas dalībnieks un aktīvi meklē investīcijas. Attiecīgi viņš šo stāstu, šo bildi ir redzējis un redz no visām pusēm ar ļoti tādu plašu skatu. Visbeidzot, runās Vaibis Trupišs. Investīcija pasaule ir par un ap attiecībām. Biznes ir biznes, vai ne, bet tomēr viss pamatā ir attiecības. Tomēr, lai šīs attiecības būtu mazāk ar negatīviem pārsteigumiem, ir ļoti labi tās regulēt un sakārtot no juridiskiem skatpunktiem. Un Baiba ir šī jomā arī ļoti pieredzējusi un var padalīties ļoti labā pieredzē. Ko darīt, ko nedarīt, kuros gadījumos ir paredzami kaut kādi izaicinājumi, un kuros gadījumos viss būs labi. Un pašās beigās būs noslēguma vārdi, tās, teiksim, apkopojums par šodien runāto. Lūk, attiecīgi, paldies par mani veltīto uzmanību un nodošu stafeti tālāk Krišam Spūlim. Tad paldies, Matīs, par ievadvārdiem un arī par jaudīgo pieteikumu. Tās nākamajās 30 minūtēs apmēram mēģināšu jums sniegt ieskatu par to, kā no tāda varbūt kopējā Eiropas līmeņa vai tāda augstāka helikopteru lidojuma līmeņa iespēja kapitāla, angliski venture capital tirgus un tā saucamā ekosistēma izskatās. Un varbūt arī bišķiņ kopīgi ar jums parunāt par to, kā teiksim, viņi veidojas un kas ir svarīgās sastāvdaļas, lai viņi spētu tā pilnvērtīgi funkcionēt un būt arī ilgtspējīga. Un tad varbūt tā pa punktiem 4 tādi pieturas punkti, ko ar jums vēlos šodien padalīties. Pirmkārt, pavisam īsti pastāstīšu par organizāciju, kuras pārstāv un ko viņi dara Baltijas valstīs, Eiropas investīcija fonds. Tad es iedziļināšos šīs riska vai iespēja kapitāla, tirgus un ekosistēmas darbības principos, kā arī padalīšos ar to, kāda atdeves līmeni var sagaidīt un teiksim, kā tas saskan ar to, ko Matīs jau ieskicēja. Un tad varbūt arī pāris apsvērumi, tad, ja jūs tiešām nolemat personīgi investēt šajā aktīvu kategorijā, tad, teiksim, ko būtu jāņem vērā, lai tās jūsu investīcijas būtu tādas prātīgi izvērtētas un arī varbūt, lai jūs aizsargātu sevi gadījumos, ja kaut kas nenotiek tik labi, kā ir plānots. Pirms tam pavisam īsti, tad es pats Krišs Spūlis, es jau gandrīz 10 gadus darbojos organizācijā, ar kuras jūs to iepazīstināšu, un mana darbības joma ir tāda salīdzinoši specifiska vai nedaudz šaura niša, kas ir šie fondu ieguldījumi, iespēja kapitāla un reizēm arī izaugsmes fondos. Un tad es tūdaļ arī pastāstīšu, teiksim, ko tas nozīmē praksē un kā tas varbūt atšķirās no tiešām investīcijām uzņēmumos. Par Eiropas investīciju fondu, tad tā īsos vārdos mēs esam pārnacionāli, laikam būtu jāsaka, Eiropas Savienības finanšu institūcija, kuras galvenais mērķis ir nodrošināt riska kapitāla vai riska finansējuma plašāku pieejamību visas Eiropas maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un mēs to darām noteiktā veidā. Mēs nedarbojamies ar uzņēmumiem patiešo, uzņēmumi nav mūsu klienti, un mēs nesakām nekādus biznesa plānus vai finanšu pieteikumus. Mēs darbojamies caur pastarpinātu biznesa modeli, sadarbojoties ar Eiropas komercbankām vai arī ar iespēju kapitāla un izaugsmes fondiem. Mums ir 2 galvenie darbības šie virzieni. Viens ir, mēs izsniedzam garantijas Eiropas, visām komercbankām visās Eiropas dalību valstīs, lai viņas varētu tālāk izsniegt augstāku riska aizdevumus Eiropas maziem un vidējiem uzņēmumiem. Manuprāt, mūsu partneri Latvijā ir visas lielākās Latvijā darbojošās komercbankas. Un tad otrs tas darbības virziens, kur es pārstāvu, mēs darbojamies kā tāds ankura vai pamatinvestors iespēja kapitāla un izaugsmes fondos. Un esam šāda veida investors arī lielākajā daļā no Latvijā un Baltijā darbojušiem fondiem. Un, kāda veida akcionārs vai kāda veida teiksim,
ieinteresētās personas mēs pārstāvam, tad mūsu tā akciju struktūra ir tāda, ka lielākā daļa no mūsu akciju pieder Eiropas Investīciju bankai, kas ir tāda kā infrastruktūras banka, ko pirms 60 gadiem izveidoja visas Eiropas dalībvalsts Luksemburgā, nodibinot tās sēdekli. Vēl mūsu akcionāri Eiropas komisija, un tad neliela daļa, nedaudz vairāk par 10% pieder dažādām privātām publiskām Eiropas bankām. Kas ir svarīgi, ko pateikt, mēs neesam varbūt tāda tipiskā, ar ko asociējas Eiropas institūcija. Mēs nedarbojamies ar grantiem, mēs neizsniedzam kaut kādas mīkstās naudas, mēs darbojamies tikai tīri uz tirgus principiem. Lai arī, protams, kā Eiropas institūcija mums ir arī mūsu politikas mērķi, kurus mēs īstenojam. Bet katru gadu mēs saviem akcionāriem maksājam dividendus, un tas nodrošina to, ka arī mēs savā darbībā, tad, kad mēs investējam, mēs tiešām investējam, domājot arī par investīciju atdevu. Un, ja runā par investīcijām iespēju kapitāla fondos, tad mēs investējam uz tieši tādiem pašiem nosacījumiem un tieši tādām pašām peļņas gaidām, kā jebkurš privāts investors. To, ko mēs darām Baltijas valstīs, tad EFS šeit jau darbojas vairāk kā 20 gadus, diezgan daudz dažādas iniciatīvas, bet visvairāk būtu jāatzīmē iniciatīva, kas ir pazīstama zem nosaukuma Baltijas Inovāciju fonds. Tādi ir bijuši divi. Pirmais tika izveidots 2013. gadā, un tad otrais tika izveidots kāds 6 gadus vēlāk, 2019. gadā. Un šī ir iniciatīva, ko ir izveidojusi EFS kopā ar 3 Baltijas valstu valdībām. Altum, kuras pārstāv šīs lokālās finanšu institūcijas Altum, Invega un Kredex. Un savā būtībā tas ir tāds fondu mandāts vai finanšu aploksne, kurā nauda ir tad salikuši kopā 3 Baltijas valstis un Eiropas Investīciju fonds, apmēram 1:1 tādā attiecībā kopskatā. Un šī nauda tiek izmantota, lai atbalstītu vietējās iespēju kapitāla un izaugsmes kapitāla ekosistēmas attīstību, kļūstot par šiem ankuru vai pamatinvestoriem fondos. Un kopumā starp šiem 2 Baltijas inovācijas fondiem ir EFS un Baltijas valsts kopā izveidojuši aptuveni 300 miljonu lielu aploksni, no kuras tad mēs, kad šie fondi būs pilnībā, veikuši savu misiju, būsim investējuši apmēram 15 fondu pārvaldniekos Baltijas valstīs. Un no šiem 300 miljoniem ir sagaidāms, ka fondu pārvaldnieki būs papildus piesaistījuši vēl 4 reizes vairāk naudu no privātiem un citiem institucionāliem investoriem. Kopumā, radot apmēram 1,5 miljardu lielu finansējumu masu, kas vēlāk nonāk Baltijas valstu ekonomikās. Tad pietiks varbūt par to, kā teikt, organizāciju, ko mēs darām, bet tad vairāk pie tām lietām, kas droši vien jums ir aktuāli, un par to, kā izskatās un kā darbojās iespēja kapitāla, tirgus un tā visa ekosistēma un vide. Tad attīstot to jau, ko Matīs sāk stāstīt, ir svarīgi, lai būtu kritiskā masa, tajā izpratnē, ka būtu pietiekami daudz uzņēmumi, noteikts valsts, reģionu vai visas Eiropas līmenī, kas var kļūt globāli spēcīgi, lieli un līdz ar to arī finansiāli smagsvari, jo tikai tādā veidā ir iespējams nodrošināt pietiekami lielu atdevi tiem, kas ir bijuši agrīnie investori šādos uzņēmumos. Un, kā jau Matīs minēja, tad, ja riska vai iespēja kapitāla fonda pārvaldnieks veic investīcijas, tad būs tikai neliela daļa no tām, kas būs patiesi veiksmīgas, jo tā ir tā būtība, šīs ir iespēja vai riska kapitāla investīcijas, un būs arī diezgan daudz tādu uzņēmumu, kas vai pilnībā neatgriezīs naudu, vai atgriezīs naudu tikai daļēji. Tās, statistikas droši vien nedaudz atšķirās no tieši cik agrīni kāds investē un kāds ir riska profils konkrētam fondu pārvaldniekam. Šķiet, ka Matīs savā piemērā rādīja, ka no 10 investīcijām vairāk kā pusi tiek norakstīts vai atgriež neko. Un tad tur ir daži 1 vai 2, kas atgriež kaut ko, un tad 2, kas atgriež kaut ko ļoti daudz. Ir arī citas stratēģijas, kur varbūt tas norakstāmo uzņēmumu vai neveiksmīgu uzņēmumu proporcija ir nedaudz mazāka. Domāju, ka tāds vidēji var runāt par to, ka apmēram 1/3 tiek norakstīta. 1/3 atgriež kaut ko apmēram ap to kapitālu, kāds viņos ir ieinvestēts, un tad vēl tur 1/3 atgriež vairāk nekā 1 reizi vairāk nekā nauda, kas viņai ir ieinvestēta. Un tad tiešām ir šis 1 vai 2, kas atgriež kaut ko ļoti daudz, tur, piemēram, 10 reizes vairāk nekā viņos ir ieguldīts.
Bet, ko tas nozīmē pēc būtības? Tas nozīmē, ka ja šajā iespēju kapitāla investīciju stratēģijā, teiksim, fonds veids 10 vai pat drīzāk, es teiktu, 15, 20 vai pat 25 dažādas investīcijas, tad tur būs tikai 1, 2 vai 3, kas patiesi būs veiksmīgs. Un tad šīm 1 vai 2, 3 ir jānodrošina šī atdeve. Un ir skaidrs, ka ja šādi uzņēmumi ir tikai uz 1 rokas vai 2 roku pirkstiem saskaitāmi, tad ir tikai ļoti limitēts daudzums ar fondu pārvaldniekiem, kas patiesi veiksmīgi var investēt un īstenot savus ieguldījumu stratēģijas. Tāpēc ir ļoti būtiski, ka Eiropa kopumā, un tad arī mēs pēc pāris mirkļiem iedziļināsimies Baltijā, viņi ir sasniegusi kaut kādu kritisko masu, kur šādi uzņēmumi, kas var sniegt 10-kārtēju vai pat lielāku atdevu ieguldījumu pārvaldniekiem, ka viņi ir pietiekami daudz, lai varētu pastāvēt daudz dažādu ieguldījumu pārvaldnieku, gan geogrāfiskā izpratnē, gan ar dažādām investīciju stratēģijām. Un tad, kā teikt, tāds viens populārs veids, kā uz to skatīties, ir par uzņēmumiem, kas ir sasnieguši šo tā saucamo vienradžu statusu, jeb statusu, kurā viņu valuācija ir vairāk nekā 1 miljards eiro vai dolāru, kā nu kurš to vērtē. Un Eiropa pēdējos vairāk kā 10 gados ir spējusi radīt vairāk nekā 300 šādus uzņēmumus un diezgan daudz dažādās nozarēs. Dažus vārdus no tiem jūs ļoti labi zināt, jo tie nāk no šī reģiona un jau skriešu nedaudz notikumiem pa priekšu. Baltijas valstīs ir vairāk kā 10 šādu vienradžu radušies. Tādu uzņēmumu kā TransferWise, kā Skype, kā Bolt. Bet tāda ir arī, principā, jebkurā citā Eiropas dalībvalstī, Eiropas Savienības dalībvalstī. Protams, šeit tāds piesardzīga atkāpe, kad tie uzņēmumi, kas bija vienradži varbūt gadu vai 2 atpakaļ, ne visi no viņiem ir saglabājuši šo vienradžu statusu, un dažiem no viņiem tas raks ir nedaudz aplūzis vai aizlūzis, vai pat pavisam nolūzis. Bet tas nav galvenais šodienas stāstījumā, jo lielākā daļa no šiem uzņēmumiem joprojām ir ļoti vērtīga. Un pat tad, ja viņi, teiksim, šodien vairs nav vērti 1 miljardu, bet ir vērti tikai 700 miljonus, tā joprojām ir, teiksim, ļoti liela izmēra valuācija. Lai eventuāli, tad, kad tirgi atgūsies un šie uzņēmumi būs parādījuši, ka viņi spēj arī pārvarēt tirgus grūtības, lai viņi atgriez saviem investoriem pietiekami interesantu kapitāla atdevi. Šis slaids, tā teikt, tikai turpina to iepriekš izteikto domu, un nav runa tikai par vienradžiem. Vienradži ir 300, bet tad vēl ir ļoti daudzos simtos un droši vien pat tūkstošos Eiropas uzņēmumu, kas ir sasnieguši valuāciju, teiksim, 100 un varbūt pusmiljards eiro vērtību, un viņi ir sev piesaistījuši vairāk nekā 100 miljonu eiro vērts finansējuma raundus. Daži no tiem redzam šeit uz slaida, bet tie noteikti nav visi, un tāda vēl ļoti daudz. Tas tikai atkal parāda to, ka Eiropa pēc, teiksim, 20 gadu tādas izaugsmes ceļa šajā tehnoloģija attīstībā ir beidzot sasniegusi to kritisko līmeni, lai viņi būtu interesanti priekš iespēju kapitāla ieguldījumiem un pārvaldniekiem, kas ir Eiropā bāzēti pārvaldnieki. To visu varbūt tā savēlkot kopumā. Kāpēc tad šie lielas vai būtiskas valuācijas uzņēmumi ir svarīgi un kā tas nodrošina šo ekosistēmas ilgtspējību un tālāku attīstību? Tas stāsts jau ir savā būtībā diezgan vienkāršs. Cilvēkiem, līdz sevišķi tad, kad viņi ir spēku un briedumu gados, ir tendence, tad, kad viņi nopelna naudu kaut kādā noteiktā veidā, viņi, ja viņi turpina būt profesionāli aktīvi, visdrīzāk viņi šo naudu izvietos vai arī veiks savu kaut kādu nākamo uzņēmējdarbības soli tajā veidā, kā viņš šo naudu ir nopelnījuši. Un, ja tu esi bijis tehnoloģiju uzņēmējs, tad tu pēkšņi, kā teikt, kļūsi pietiekami vai pat pasakaini bagāts, ir ļoti liela iespējamība, ka tu veidos nākamo uzņēmumu vai arī tu kļūsi par biznesa eņģeli vai pat ieguldījumu fondu pārvaldnieku, lai turpinātu ieguldīt līdzīgu veidu uzņēmumos, protams, jaunās tehnoloģijās, un veikt arī tādu nākotnes attīstību šai nozarei, un neiet runa tikai par šo uzņēmumu, teiksim, galvenajiem īpašniekiem, kas droši vien ir tāds koncentrētāks loks ar cilvēkiem, bet šāda tehnoloģija uzņēmuma rada arī ļoti daudz, teiksim, nākamās paudzes uzņēmējus no tiem, kas ir bijuši uzņēmumi, teiksim, vidēja vai augstāka līmeņa darbinieki, gan tehnoloģiju jomā, gan pārdošanas jomā, gan teiksim, operations jomās. Un tādā veidā rodās tāds kā teikt, milzīgs tīklojums ar cilvēkiem, kuriem ir gan pieredze, gan arī kapitāls, lai viņi tālāk veidot jaunus uzņēmējdarbības un investīciju projektus šādās augstajās tehnoloģijās. Un tas viss nodrošina to, ka tas, teiksim, tāds laimes ritenis, ja tā viņu var saukt, vai uzņēmējdarbības ritenis, viņš griežās arvien ātrāk un stabilāk.
Un tā visa rezultātā, kā teikt, gandrīz vai katrā no Eiropas Savienības galvaspilsētām ir šādi veiksmes stāsti. Dažas, teiksim, kā Tallina vai Amsterdama, ir, teiksim, varbūt un Stokholma ir vairāk tādas pamanāmas, dažas pilsētas, kā varbūt Rīga, ir kā teikt, nedaudz iepalikušas, bet neskatoties to arī pie mums lietas notiekās, un par to mēs parunāsim pēc pāris mirkļiem. Nauda un teiksim, tur uzņēmumi, tas ir kā teikt, labi un skaisti, bet tā visi jau stāv cilvēki. Un tad tāds viens veids, kā uz to visu paskatīties, ir no tāda pozitīvā ziņā mafijas viedokļa vai tīklojuma viedokļa. Jo bieži vien kaut kādas veiksmes stāstus, ko mēs visi zinām šodien, viņus var, kā teikt, iterēt atpakaļ uz kaut kādu vienu konkrētu notikumu vai vienu vai nedaudziem konkrētiem uzņēmumiem, kas ir bijis savu veidu tāda sakne, no kur tālāk ir izaudzis un tālāk, kā teikt, attīstījies vesels mešs ar pasaulē šobrīd ļoti veiksmīgi zināmiem uzņēmumiem. Un, ja mēs tā teikt, sākam ar tādu klasisko piemēru Silīcija ielai Amerikā, tad patiesībā ļoti daudz mūsdienās zināmi tehnoloģiju milži ir izauguši no viena uzņēmuma, kur droši vien tie, kas, kā teikt, nevis darbojās, bet kaut ko pirka un darīja e-komercijā, varbūt 11 vai 20 gadus atpakaļ. Tad mēs visi šodien atceramies uzņēmumu, kurš sauc par PayPal, kas bija tā teikt, agrīnais maksājuma nodrošināšanas uzņēmums agrīnai e-komercijai. Un tad šim uzņēmumam, kā teikt, ir bijis diezgan nenovērtējama un milzīga ietekme uz tālāko Silīcija ielas tehnoloģiju uzņēmumu attīstību. Šim uzņēmumam, manuprāt, viņa salīdzinoši agrīnā stadijā bija divi ko-vadītāji. Viens no kuriem bija Elons Musks, kurš tā teikt, īpaši ievadu neprasa, un otrs bija Pīters Stīls. Patiesībā iespēja kapitāla arī ļoti zināma personība, bet varbūt, ja neesat tik daudz bijuši pazīstami ar to, tad Pīters Stīls tiek uzskatīts par vienu no visievērojamākajiem Amerikas un arī visas pasaules venture kapitalistiem. Un viņš ir izveidojis ne tikai ļoti veiksmīgus arī ieguldījumu fondus, bet arī vienu no pasaules ietekmīgākajiem datu analītikas uzņēmumiem Palantir. Pēc tam, kad viņš bija veiksmīgi pārdevis savus daļas PayPalā, kad PayPal nopirka, ja nekļūdos, eBay. Tā teikt, ārpus šiem diviem kungiem, kā jūs redzat uz šī slaida, tad diezgan dominē sarkanā krāsa, jeb YouTube logo. Tad izrādās, ka teiksim, liela daļa no YouTube dibinātāju komandas arī bija sākotnēji darbinieki PayPalā vai vienā vai otrā veidā iesaistīti. Un tā to stāstu var turpināt. Tas pats ir par LinkedIn. Tur ir arī cilvēks izveidojuši citas venture capital fondus, kā Sequoia Capital vai arī Accelerators, kas ir ļoti labi zinām rietumkrastā, 500 startup un tā tālāk un joprojām. Un par laimi, vai teiksim tā, jau jāsaka vienkārši faktu konstatācija, arī Baltijas valstīm, it īpaši Igaunijai, ir sava tehnoloģija mafija. Protams, nebūs pārsteigums, ja tā teikt, uzņēmums vai celms, uz kuru mēs to visu reducēsim, būs Skype. Un es domāju, ka tas, tā teikt, to nevar pārvērtēt, cik liela nozīme bija Skype tam, ka Igaunija atrodas tur, kur viņi šobrīd atrodas. Jo no Skype ir radušies, vai teiksim, tā, ir nākuši cilvēki, kas ir devuši tālāku būtisku attīstību visā Baltijas, vai ne tikai Baltijas, bet Eiropas un pat pasaules līmeņa, kā teikt, tehnoloģija ekosistēmas tālākajā darbībā. Tie ir pāris piemēri, ja paskatās labajā pusē apakšā vīrs vārdā Tāvets Hinrikus, tad viņš ir teikt, viens no pirmajiem Skype darbiniekiem. Manuprāt, viņš pat nebija tehnoloģija darbinieks un kodētājs, bet viņš vairāk bija biznesa cilvēks. Viņš bija tas, kurš kopā ar savu otru igauņu dombiedru radīja uzņēmumu TransferWise, kurš pāris gadus atpakaļ, vismaz Londonas biržā, bija laikam 8 vai 10 miljardiem vērts. Neesmu šobrīd paskatījies, kāda ir akciju cena, bet joprojām uzņēmuma vērtība, domāju, ir iespaidīga. Tāpatās arī vēl labā pusē jau redzēja pāris igauņu vārdus kā Ahti Heinla un Jānis Tallins. Tad Ahti Heinla šobrīd kopā ar otru Skype līdzdibinātāju Dānu Janus Frīsu. Viņi ir radījuši uzņēmumu Starship, kas ir šīs te robotizētās bezkontakta mazu pirkumu piegādes vai pārtikas piegādes lielās pilsētās. Un īpaši daudz tiek izmantots Amerikas un Anglijas universitātēs, kā arī Tallinā uz ielām. Jūs varat redzēt tos robotus braukājumus uz ritiņiem. Jānis Tallins, kas ir vēl viens aktuālais cilvēks iekš Skype, viņš ir nodibinājis vienu no Baltijas valstīs senākajiem un spēcīgākajiem dziļo tehnoloģiju investīciju fondiem, Karma Venture Capital.
Un pašā augšā varbūt tad jāmin kreisā pusē Nikls Zenstrom, kas ir Zviedrs. Tad viņš šobrīd ir teikt, galvenais cilvēks visas Eiropas mērogā investīciju fondā Atomico, kas šobrīd pārvalda tuvu pie 10 miljardiem līdzekļu un investē visā pasaulē un visā Eiropā vadošajos tehnoloģiju uzņēmumos. Ir tā anekdotiskā līmenī gadījumā, kā teikt, ja nezinājāt, ir arī pat tāds oficiāls websites, kas arī saucās skypemafia.com. Un šo websaitu uztur bijušie Skype darbinieki, un tur tiek reģistrēti visi uzņēmumi, kurus ir radījuši Skype absolventi, ja tā var teikt. Tad cilvēki, kas ir kaut kādā vienā vai otrā veidā bijuši iesaistīti ar Skype. Kādreiz, kad nav ko darīt, var apskatīties. Un, manuprāt, ka šis ir tāds interesants slaids, kas labi kopumā savalk un ilustrē to teikt, mafijas un tīklošanās nozīmi. Jo šeit jūs varat redzēt uz tādas kartas un saistītu līniju veidā savilktus visus galvenos šī brīža Igaunijas tehnoloģiju uzņēmumus. Tur līnijām ir vairākas krāsas, slaidi nav pārāk labi redzamas, bet laikam tā galvenā vai interesantākā krāsa ir oranžā, ar tādām nedaudz raustītām līnijām. Tas ir cilvēki, tad uz šī slaida vai kartes ir redzama uzņēmumu tajos lielākos burtos, un tad ar mazākiem burtiem ir aprakstīti individuāli cilvēki, kas ir strādājuši vai šobrīd strādā šajos uzņēmumos, vai ir bijuši viņu dibinātāji, līdzdibinātāji. Un oranžās līnijas atspoguļo kapitāla investīciju plūsmu no viena vai otra cilvēka uz attiecīgo uzņēmumu vai projektiem, ko šie pārējie cilvēki ir radījuši. Un tur vienkārši var redzēt muģekli. Un nav brīnums, ka atkal pašā centrā šeit ir Skype. Un tad šīs kapitāla plūsmas un arī cilvēku plūsmas principā no Skype var savilkt principā, vai tiešā vai netiešā veidā uz visiem teikt, otrās un trešās paudzes Igaunijas tehnoloģiju veiksmes stāstiem. Nu, un līdzīgā veidā arī šie otrās teiksim, paudzes veiksmes stāsti ir investējuši tālāk un ir saistīti ar citiem uzņēmumiem. Un tās nav tikai investīcijas, tas ir arī cilvēku kapitāls, kur teiksim, cilvēki, kas ir ieguvuši pieredzi gan tehnoloģisko, gan teiksim, pārdošanas pieredzi, kādā no šiem vadošiem uzņēmumiem viņi tālāk iet un dara to jau nākamajā iterācijā. Runājot par Latviju, tas mērogs varbūt vai teiksim, apjoms ar uzņēmumiem ir nedaudz mazāks, bet savā ziņā arī mums ir sava tehnoloģija mafija, droši vien pat vairākas. Es atļautos teikt, ka varbūt tādas zināmākā, ja runā tieši par tehnoloģiju uzņēmumiem, varbūt nerunājot par finanšu tehnoloģijām, kur tur arī ir savi atsevišķie šie uzņēmumi, kas ir daudz radījušies un veidojušies par dažādas finanšu inovācijām. Tad, ja runā tieši par vairāk tādām tehnoloģijām, tad droši vien zināmākais ir Draugiem grupa, kur, kā teikt, divi kungi, kas to izveidoja. Vēlāk viņi ir diezgan mērķiecīgi veidojuši tādu strateģisko investīciju portfeli, veidojot jaunu uzņēmumus ap un ar sevi, no kuriem visveiksmīgākais stāsts tātad ir Printful uzņēmums, kurš, ja nekļūdos, tas bija pagājušais gads, tas bija 2 gadu atpakaļ šķiet, kad viņi oficiāli kļuva vai sasniedz šo vienraģu statusu. Jo viņi piesaistīja finansējumu gan $150 miljonu apmērā no Amerikas investīciju fonda, un tad viņi tika novērtēti ar vairāk kā $1 miljards vērtību. Varbūt atšķirībā no Igaunijas tāds neliels komentārs vai piezīme. Manā izpratnē Draugu grupai varbūt nav bijis tik liela ietekme uz Latvijas tehnoloģijas ekosistēmas attīstību, tāpēc, ka viss tas kapitāls un veiksmi varbūt ir bijis vairāk koncentrēts šo pāris cilvēku rokās, un viņi, manuprāt, tik daudz nav bijis tādu to saucamo angliski spillover efektu, kad vai no darbinieki vai paši šie cilvēki tālāk, kā teikt, kļūst par lielu mērogu biznesa eņģeļiem vai veido ļoti daudz jaunus uzņēmumus, kas nav tieši saistīti ar šo te grupu. Šī ir vairāk bijis tāda strateģiska, kā teikt, impērijas veidošana vai būvēšana, līdz ar to tas tīklojums ir varbūt tāds vairāk koncentrētāks un mazāks. Bet, manuprāt, tad, kad Printful jau kad viņš, un es domāju, ka tas notiks, viņš tiks pārdots un tur tiks sniegt turība jau lielākam cilvēku lokam, es domāju, ka tas būs diezgan tāds pagrieziena punkts Latvijas tehnoloģija ekosistēmas tādās pozitīvās sprādzienā. Varbūt tā teikt, savalkot kopumā par Baltiju, kā jau es teicu, vairāk nekā 10 jaunu uzņēmumi. Baltijā viņu laikam, dažādi skaitot, tur ir 12 vai pat varbūt kādi 15. No šiem 12, kas redzam uz šī te slaida, diemžēl tikai viens ir Latvijā, Printful, 4 ir Lietuvā, tad NordVPN, jeb Tesonet, tad Kilohealth, kas tur uz apakšējās līnijas pa labi, un arī Board Panda, laikam
kaut kādā brīdī ir ticis uzskatīts par vienradu, lai man nav tieši dati par viņu finanšu piesaistītiem rādītājiem. Un arī augšējā labajā stūrī Vinted, šis lietoto apģērba un apavu tirzniecības, teiksim, platforma. Visi pārējie, tad tas sanāk 7 laikam būs, tad tie tad ir Igaunijas uzņēmumi, Verif, Skype, Bolt, Wise, bijušais TransferWise, Pipedrive un arī Playtech. Un, manuprāt, Igaunijā ir vēl pāris arī, kas nav šī sarakstā, pat iespējams 1 vai 2 Lietuvā. Kāpēc tas ir būtiski? Tad atkal, jau, kā es teicu, visā Eiropas līmenī mums ir bijuši vairāk kā 300 šādu uzņēmumu, tad patiesībā Baltijā, un pie tā mēs drīz nonāksim, kur mēs esam tikai 1% laikam no kopējās Eiropas populācijas, vai varbūt 0,5%. Šis vienreiz īpatsvars ir stipri lielāks par šo 1%. Ja mēs skatāmies kopējā Eiropas mērogā, tas nozīmē, ka Latvijā var darboties agrīnie investori, vai tas ir, teiksim, biznesa eņģeļu formātā kā individuāli cilvēki, vai arī kā limited partners, ieguldītāji, pasīvi ieguldītāji šos iespēju kapitāla fondos. Un tad ar šiem fondu pārvaldniekiem, kas var aizsniegties līdz šādu veidu uzņēmumiem vai uzņēmumiem, kas par tādiem kļūs nākotnē, tā būtu pareizāk teikt, tad ir iespējams arī gūt diezgan skaistu atdevi. Jā, te vienkārši informācija par Latviju jau nedaudz, kā teikt, jau varbūt pat novecojas, bet Latvijā tad ir bijuši šie stāsti, kur uzņēmumi kā Printful vai Printify piesaitījuši būtiskas finansējuma apjomus, un tad arī nedaudz mazākā mērā citi uzņēmumi, ko mēs varam redzēt šeit uz slaidu. Varbūt tad savēlkot kopumā par to, kā izskatās Baltija, vismaz no tādas, kā teikt, Eiropas kopējā līmeņa. Es domāju, ka viņš šajā jaunu uzņēmumu jomā izskatās ļoti labi. Varbūt tie pāris tēzes vai pāris secinājumi, ka mēs kā baltieši, un es domāju, ka to mēs paši ļoti labi zinām, esam ļoti uzņēmīgi tā teikt, kopskatā vai salīdzinājumā ar citiem Eiropas pilsoņiem. Tīri statistiski gada laikā Baltijā tiek radīta apmēram 2 reizes vairāk jaunu uzņēmumu nekā tiek radīta Eiropā vidēji. Kā jau es teicu, mēs esam aptuveni 1% no kopējā Eiropas iedzīvotāju skaita, bet, ja mēs skatāmies šo vienradžu ziņā, tad tas ir, mēs esam radījuši apmēram 4% no visiem Eiropas vienradžiem, kas kā teikt, jā, parāda par to, ka mēs spējam būt ne tikai aktīvi, bet arī spējam būt produktīvi un veiksmīgi aktīvi. Un kas ir būtiski, un iespējams arī tas ir iemesls, kāpēc no Baltijas ir radušās pietiekami daudz vai vairāk nekā būtu sagaidāms šādas veiksmīgas kompānijas starptautiskā mērogā. Uzņēmumi šeit joprojām ir ļoti kapitāli efektīvi, vai, teiksim, patērē mazāk resursus, lai sasniegtu tādu pašu izmēru līmeni, kā to dara uzņēmumi, kas, piemēram, ir Eiropā vai Amerikā. Manuprāt, ir pat bijuši kaut kāds vairāks pētījumu tirgus, kad tas rādītājs ir 1:2, ja ne pat 1:3 vai gadījumos 1:4, kad tas, teiksim, naudas daudzums, ko mēs iztērējam šeit, ir vismaz uz pusi mazāks nekā to izdara Rietuma Eiropas vai Amerikas uzņēmumi, lai teiksim, sasniegtu noteiktu ienākumu līmeni vai vērtējumu līmeni. Tas viss nozīmē, ka jā, šis reģions ir interesants reģions, kur investēt. To jau īstenībā mēs varam arī redzēt, jo Baltijas valsts pēdējos gados ir sevišķi, teiksim, pēc Covid, un kad Covid parādīja, ka ļoti daudz lietas var darīt attālināti, ļoti liela ir bijis starptautisko investoru interesi par iespēju investēt Baltijas uzņēmumos. Un tā visa rezultātā Baltijā ir izveidojusies tāda jau, kā teikt, vairāk paudžu sevi pierādījuši, vai varbūt joprojām pierādoši, bet jau vairākas paudzes pastāvoši iespēju kapitāla fondu pārvaldnieki, kur tad arī dod iespēju kļūt par ieguldītājiem viņu jaunajos nākamajos fondos, un cerams, ka daļa no jums, kas šodien ir šajā webinārā, par tādiem arī kļūs. Lai jūs apmēram saprastu, kāda veida atdevi var sagaidīt no ieguldījumiem iespēju kapitāla fondos, padalīšos ar jums ar pāris, teiksim, tāda gan Eiropas, gan Baltijas mēroga statistikas rādītājiem vai atdeves rādītājiem. Un te ir viens tāds slaids, kurš varbūt sākumā ir tā grūtāk saprotams, tāpēc es centīšos vispirms izskaidrot, kā viņš ir jālasa, un tad cerams varēsiet to saprast. Uz horizontālās ases tad ir gadi, un uz vertikālās ases ir net IRR, ja latviski tas laikam būtu iekšējās atdeves rādītājs, tīrais iekšējās atdeves rādītājs procentos. Un katrs no šiem tādiem stabiņiem, ko jūs redzat uz šī slaida, parāda visu to iespēju kapitāla fondu kopumu, kas attiecīgajā gadā tika nodibināti visā Eiropas līmenī.
Tad, ja mēs skatāmies, piemēram, no labās puses, tad 2020. gads tas stabiņš atspoguļo visus tos fondus, un tādi droši vien ir vairāki simti, kas 2020. gadā piesaistīja investīcijas no saviem limited partners un paziņoja, ka šajā gadā viņa fonds sāk darbību, un pēc tam šis fonds 5 gadus investē uzņēmumos, un vēl 5 gadus viņš, tā teikt, arī mēģinās no šiem uzņēmumiem iziet veiksmīgi viņus pārdodot. Un kā var redzēt no šī slaida, tad šāda darbība Eiropā ir vismaz statistiski reģistrēta un notikusi jau vairāk nekā 20 gadus. Tad pirmie ieguldījumi fondi tika reģistrēti jau 98. gadā. Un šis slaids atspoguļo visus šos fondu atdeves rādītājus, stratējot vai sadalot viņus pa gadiem pēc viņu dibināšanas gada. Un tas, kā lasīt katru to stabiņu, ir sekojošais. Stabiņš no viņa augšas līdz apakšai atspoguļo 50% no visiem tā gada fondiem, un viduspunkts atspoguļo šķirtni starp vidējo atdevi tā gada fondos, kas nozīmē, ka virs tā viduspunkta 50% fondi ir atdevuši tādu atdeves rādītāju vai lielāku, un puse no fondiem savukārt ir atdeves rādītāju mazāku nekā vai maksimums tā kā šis te viduspunkts. Un, piemēram, starp viduspunktu un stabiņa augšu atrodas second quartile, ja tas būtu, tā teikt, otrie 25% vai otrie labākie 25% no visiem, teiksim, fondu pārvaldniekiem. Nu, tad ņemot konkrētu piemēru, paņemsim, piemēram, 2019. gads, viduspunkts atrodas ap 10%, un tad tas intervals starp viduspunktu un augšējo punktu, kurš ir apmēram pie 17%, norāda, ka 25% no visiem tā gada fondiem ir sasnieguši atdevi starp 10 un 17%, un šie 25% ir otri labākie 25% no visiem tā gada fondiem. Un savukārt virs augšējā tā punktiņa, kas ir 17%, atrodas vēl 25% paši labākie fondu pārvaldnieki no tā gada iesaukuma. Un viņu atdeve ir šiem 25% vislabāko ir vismaz 17% vai vairāk. Un to es arī jums varu teikt pēc datiem, kas man tādēļ privāti ir pieejami, kad ir arī tādi, kuriem tur atdeve ir 30, 40 vai pat 50% ARR no tā kopuma, bet tie droši vien ir top 5 labākie vai kaut kas tāds. Un tāpatās arī, ja skatās uz pašu stabiņu apakšu, piemēram, 2019. gadam, kur apakš ir kaut kur 2-3% robežās, tad no šī apakšējā punkta uz leju atrodas vēl 1/4 daļa, jeb 25% paši sliktākie tā gada fondu pārvaldnieki, kuri tad ir atdevuši ne vairāk par 2% saviem investoriem, bet droši vien, ka ir vesels bars ar viņiem, kas ir atdevuši arī kaut ko negatīvā teritorijā, kas nozīmē, ka viņi ir zaudējuši naudu priekš investoriem. Un šie dati ir, kā teikt, jaunākie pieejamie šobrīd. Tas ir no šī gada vidus, tātad jūnijas 2023. gads. Un te var redzēt, kā katru gadu nosacīt tas iesaukums, kā viņš ir attīstījies un strādājis. Un tad tāds varbūt īsts kopsavilkums par šo vai par Eiropas iespēju kapitāla, teiksim, to kopējo attīstības tendenci ir tā, ka, ja mēs pastamies to pirmos 5 gadus no paša sākuma no 98. gada, tad tikai kaut kāda 25% labāko fondu menedžeru varēja nodrošināt šo te iekšējo atdeves rādītāju kaut kur 0 līdz 5%, vai tas nozīmē, ka viņi tikai nedaudz radīja vērtību vai teiksim, tā nedaudz radīja naudu priekš šiem investoriem. Ja pastāst laika periods starp 3. un 9. gadu, jeb starp, teiksim, dotcom bubble un Lehman Brothers krīzēm, tad jau šis, tā teikt, atdeves rādītājs vismaz labākiem 25% jau paceļās, tā teikt, 5 līdz 10% robežā, un kas ir būtiski, tad tas nav, teiksim, maksimālais atdeves rādītājs šiem labākiem fondiem, bet tas ir tā apakšējā robeža, pie kuras sākās atdeve 25% labāko. Nu, un ja mēs paskatāmies pēdējos 10 gadus, tad, vai pat 12, tad var diezgan konkrēti redzēt, ka jāatskaita varbūt 1 vai 2 gadus, kas ir tādi īpaši izņēmumi. Principā labākie 25% fondu pārvaldnieku saviem investoriem nodrošina vismaz 15 līdz 25% šo iekšējās atdeves rādītāju gadā.
Vēl viens veids, kā uz to var paskatīties uz šiem pašiem datiem, ir atkal, ja mēs skatāmies šo laika nogriezni starp 2009. un 2019. vai 2020. gadu, tad, ja mēs skatāmies pēc apakšējiem punktiem vai apakšējiem rādītājiem, tad ir tikai viens gads, 2013. gads, kad apakšējais punkts šiem stabiņiem atrodas zem nulles līmeņa, kas nozīmē, ka šajā laika periodā 3 no katriem 4 fondu pārvaldniekiem ir strādājuši ar pozitīvu atdevi priekš saviem investoriem. Tātad, ja jūs būtu ieguldījis Eiropas iespēju kapitāla fondos, vienkārši, kā teikt, bez īpašas izvēles, random principa, tad jums būtu 3 no 4 iespējām, ka jūs ieguldīsiet fondā, kurš būs nauda nesošs. Un tas ir stāsts, kas iet kopumā ar šo visu Eiropas investīciju ekosistēmas attīstību un tehnoloģiju ekosistēmas attīstību, jo bez šīm kompānijām, daudziem kompānijām, kas ir ļoti vērtīgas un ko Eiropa ir spējusi radīt, droši vien nebūtu bijis iespējami arī šādi atdeves rādītāji. Šo slaidu izlaidīšu laika ziņas dēļ. Īsts varbūt ieskats par Baltijas atdeves rādītājiem. Uz šī slaida jūs redzat atdeves līmeni Baltijas inovāciju fondam, tātad šim fondu mandātam, ko es minēju ievadu slaidos, ko izveidoja Baltijas valstu valdības kopā ar Eiropas investīciju fondu, kurš ir ieinvestējis 7 fondos. Tā ir kombinācija gan no iespēju, gan no izaugsmes kapitāla fondiem. Un šeit ir viņa atkal iekšējās atdeves rādītājs, jeb net IRR, kāds tas ir izskatījies pēdējo 5 gadu laikā pa ceturkšņiem. Un tā ir šī rozā līnija, ko jūs varat redzēt. Savukārt tumšzilā līnija ir vidējais atdeves rādītājs visā Eiropas līmenī. Tātad līnija, zem kuras atrodas sliktākā puse un virs kuras atrodas labākie 50% no visiem Eiropas fondiem. Un te var diezgan labi redzēt, ka šis Baltijas atdeves rādītājs atrodas virs Eiropas vidējā. Un arī, ja mēs skatāmies absolūtos skaitļos, tad sākot no kāda 2019. gada šis rādītājs atrodas, teiksim, virs 10% ikgadējā līmenī. Un tas ir diezgan saskanīgi ar tas arī, ko Matīs teica, ka jūs varat sagaidīt peļņas atdeves pēc visām komisijas maksām tā tālāk 10–15% robežās. Jāpievien tādai pilnai bildē, varbūt, ka šis atdeves rādītājs visi nav faktiski jau atdotā nauda investoriem. Tā ir kombinācija no naudas, ko fondi ir jau atmaksājuši saviem investoriem, kā arī tā vērtība, kas vēl ir, kā teikt, fondu grāmatvedības žurnālos un reģistros. Bet ar lielu iespējamību viņi arī par šādu vērtību šo uzņēmumus varēs pārdot. Varbūt ne uzreiz tuvākajos 6–12 mēnešos, kad ekonomika ir, kā teikt, bišķi grūti, bet kad tirgi atgūstās, tad visam vajadzētu būt ok. Es zinu, ka es jau esmu nedaudz pāri laikam, tāpēc varbūt pavisam īsi, un es atstāšu to varbūt arī baibai, kā teikt, juristei, kas jums prezentācijas beigās teiks, bet ja jūs kā teikt, nolemat ieguldīt, tad ir droši vien pāris lietas, kas ir svarīgi apzināties. Jums ir jāsaprot, kāds ir jūsu paša riska profils un ko jūs gribat sagaidīt kādu atdeves rādītāju. Un jāsaprot arī, ka šie ir ilgtermiņa ieguldījumi, kas ir diezgan nelikvīdi. Tad, ja jūs parakstaties uz šiem ieguldījumu fondiem kā investors, tad jūs visdrīzāk pēc gada vai 2 nevarēsiet no viņiem tik viegli iziet laukā, un jums vajadzēs, kā teikt, sagaidīt šo 10 periodu gada beigas, lai saņemtu savu atdevi. Un otrkārt, jums būs arī pienākums, ka tad, kad šie fondu pārvaldnieki no jums sauks kapitālu, ka jums ir jāpilda savas saistības un viņiem jāiemaksā kā kārtējā naudas daļa, ja jums tas būs jādara. Ja jūs to nedarīsiet, tad jūs riskējat saskarties ar soda sankcijām un iespējams pat kādu daļu savas naudas zaudēt vai zaudēt būtiski daļas tās vērtības, ja jūs tā teikt būsiet par nosacījumu bankrotējušo investoru. Un vēl arī ir svarīgi apzināties, ka kopumā šīs iespēja kapitāla ieguldījums, kā jau jūs redzējāt pēc šiem atdeves slaidiem, viņš nav, kā teikt, negarantē vienlīdz labu atdevi no visiem fondu pārvaldniekiem. Ir jābūt diezgan prātīgiem un gudriem par to, kā jūs izvēlaties, kuros jūs investējat. Ja jūs iekļūsiet 25% labāko fondu pārvaldnieku, tad ir ļoti laba iespēja, ka jūs tiešām saņemsiet šo 10, 15, varbūt pat 25% atdevu gadā. Savukārt, ja kaut kādu iemeslu dēļ jūs esat izvēlējušies fondu pārvaldnieku, kurš ir tā teikt, vairāk tajā apakšgalā tajā atdevē, tad pastāv iespēja, ka jūs, protams, arī varat arī pēc 10 gadiem savu naudu saņemt mazākā mērā atpakaļ, nekā jūs esat ieguldījuši, un tā teikt, beigt šo visu pasākumu ar zaudējumiem. Tāda varbūt pavisam īsi no praktiskās puses tās lietas, par ko padomāt, ceļš, ja mēs runājam par iespēju kapitāla vai agrīnām investīcijām agrīno, teiksim, stratēģiju fondu pārvaldniekos, tad tāpat kā nekustamā īpašumā ir pieeja, ka tā teikt, viss ir svarīgs, teiksim, viss nosaka 3 lietas, tā ir lokācija, tad es teiktu, ka parafrāzējot šo priekš iespēju kapitālu, tad pirmkārt tas ir par komandu, jo šis ir cilvēku biznes, kurā jūs investējat.
Un ir ļoti svarīgi, lai šie cilvēki, kas jūsu naudu pārvaldīs nākamos 10 gadus, lai gan viņu iepriekšējā pieredze, gan tā stratēģija, ko viņi taisās darīt, gan arī teiksim, šī komandas sastāvs, konkrētie cilvēki, galā atslēgas cilvēki, kas būs komandā, ka tas viss saskan kopā. Ja jums liekas, ka kaut kas īsti tur nav labi vai nav loģiski vienkārši tādā elementārā līmenī, tad droši vien jums labāk ir no šī fonda turēties pa gabalu. No vidējais tas rozā, kā teikt, laukums, kur par komerciālajiem nosacījumiem pāris būtiskas lietas, kam pievērst uzmanību, ja jūs nolēmat veikt šīs investīcijas. Mēs, tad, kad kā EFS investējam un ļoti arī to silti rekomendējam visiem pārējiem investoriem prasīt, lai fondu pārvaldnieks iegulda arī kaut kādu daļu savu personīgās naudas fondā. Parasti tas ir ap 2% no kopējās fonda izmēra, jo tas, tā teikt, nodrošina, kā angliski to sauc skin in the game, vai tas, ka, tā teikt, viņi investīcijas, kuras veiks, viņi vienmēr arī padomās par to, ka mēs investējam daļu arī savas naudas, un tā teikt, mēs ne tikai spēlējamies ar citu naudu un varam darīt kaut ko muļķīgu. Otra būtiska lieta, ko paskatīties, ir šis management fee, jeb pārvaldītāja, tā teikt, pārvaldīšanas maksa. Un šī maksa parasti ir lielāka investīcija periodā, pirmajos 5 gados, un viņai ir jākļūst mazākai pēc tam, kad arī teikt, tas darba apjoms kļūst mazāks. Jo tad jau investīcijas ir izvietotas, un tad vairs atliek viņas tikai pieskatīt. Un, protams, no viņām arī veiksmīgi iziet, bet bieži vien šie exiti vairs nav tik ļoti atkarīgi no agrīnā fonda pārvaldnieka, bet arī no vēlākiem investoriem. Un tāpēc, teiksim, Eiropas investīciju fondā mēs arī parasti sakam, ka ir labi vienoties ar fondu pārvaldnieku par kaut kādu kopējo procentu šīm management fees, ko 10 gadu laikā jūs viņiem samaksāsiet, ka tad, teiksim, 10 gadu laikā tas nepārsniegs noteikti cipari. Un tad ir šī veiksmes motivācija fondu pārvaldniekiem, ja angliski sauc par carried interest, kur visā industrijā ir tipiski 20%, un ja jūs redzat kaut ko citādu vai kā lielāku, tad droši vien ir pamatot jautāt, kāpēc, un būtu jāpārdomā, vai tas ir taisnīgi no fondu pārvaldnieku puses. Pārējos punktos, laikam, šobrīd īsti nav laiks tur iedziļināties, un tad pēdējais par investīciju aizsardzību vai teiksim, LPA, vai kas ir Limited Partners Agreement, vai latviski tas, laikam, būtu šis fondu pārvaldīšanas kontrakts. Tādas galvenās lietas, kam pievērst uzmanību, ir, vai šajā ir noteikti punkti, kas pasaka, ka tie galvenie atslēgas cilvēki, viņi būs piesaistīti fondam, un tā ir viņa pamatnodarbošanās, un viņi nevar darīt neko citu vai kaut ko, kas konfliktē ar fonda darbību, un ka visas, teiksim, investīcijas, kur fonds ir nodefinējis savā investīcijas stratēģijā, tiks veiktas caur fondu, nevis, kad atsevišķos darījumos šie atslēgas cilvēki var investēt personīgos līdzekļus, jo tas būtu nepareizi. Tas nozīmē, ka viņi var izvēlēties paši dažus veiksmīgākos gadījumus, tur ielikt vairāk savas naudas, un tad nosacīt no fonda investēt mazāk veiksmīgos gadījumos. Tāpatās arī jāapskatās, vai ir, teiksim, nodrošināts, ka jūs kā mazākuma akcionārs šādā fondā, ka jums ir, teiksim, jūsu balsošanas tiesības, un kad visi mazākuma akcionāri kopā ar lieliem akcionāriem, tādi kā EFS, ka jums ir arī iespējas, piemēram, šo fondu pārvaldnieku atsaukt vai atstādināt no darba, ja viņš dara kaut ko galīgi šķērsām garām un nedod Dievs kaut ko krāpjas. Tur ir ļoti daudz detaļu, ko vēl varētu runāt, bet laikam šodien īsti vairs nav laiks, tā kā te es arī beigšu savu stāstu. Paldies! Kriš, liels paldies par prezentāciju. Esmu Rudolfs Krese, Iespēja kapitāla fonda Zegaja kapitāla investīciju direktors, kā arī Iespēja kapitāla asociācijas valdes loceklis. Šodien es pastāstīšu par mūsu ikdienu, kā mēs strādājam ar saviem investoriem, kā mēs meklējam uzņēmumus, kuros ieguldīt. Tāds praktisks stāsts. Šobrīd mēs pirmo fondu dibinājām 2005. Gadā, attiecīgi strādājam jau gandrīz 20 gadus. Bijām vieni no pirmajiem Latvijā šajā industrijā. Šobrīd pārvaldam jau savu 4. fondu un sākam domāt par 5. fonda izveidi. Daži uzņēmumi, no kuros esam investējuši, zināmākie vārdi, piemēram, Mobilī, pārtiks uzņēmums Banga, metāla apstrādes uzņēmums Marps Metālmeistars. Iespējams, esiet uzpildījuši degvielu Kūlu Latvijā, kur bijām pirmais institucionālais investors un tālāk piesaistījām gan citus fondus, gan bankas. Un izveidojām no viena tīkla, no vienas stacijas 11 stacijas. Tālāk to veiksmīgi realizējām. Esmu investors tur darbedzē, hologrāfijā, daudzos citos uzņēmumos pa šiem gadiem ir notikušas investīcijas. Matīs jau pieskārās šai tēmai. Šeit varbūt ir tāds lielāks helikoptera skats, ka būtībā katrs fonds, kad viņš tiek dibināts, viņš izvēlas kādu stratēģiju, kas būs viņa ieguldījuma stratēģija.
vai tās būs agrīnākas stadijas investīcijas vai vēlīnākas stadijas investīcijas. Agrīnākā šeit ir kreisā puse un vēlīnākā labā puse. Agrīnākā tas nozīmē, ka iespējams, ka vēl nav sācies apgrozījums, vēl nav izveidots prototips, vēl tikai tiek domāts par biznesa modeli un pirmajiem klientiem. Tā tālāk jau sako sēklas fondi, kur jau ir pirmie klienti, jau ir sācies apgrozījums un ir nepieciešami piešķirti tālākai izaugsmai. Tad seko izaugsmes fondi, kur jau ir redzama vēsture un ir skaidrs plāns, kamā ieguldīt, lai augtu tālāk. Iespējams, ka šajā stadijā uzņēmums jau finansē bankas, bet ir kāds lielāks, riskantāks, ambiciozāks projekts, kuram tik un tā vajag naudu. Tad šeit var iestartēt izaugsmes stadijas fondi, un paši vēlīnākie ir vēlīnā brieduma fondi, kuri jau investē, lai, piemēram, izpirktu iepriekšējos akcionārus vai nopirktu citus uzņēmumus, apvienot uzņēmumus, un tur, ja sākotnējā fāzē mēs runājam par ieguldījumiem tur 10 un 100 tūkstoši, tad brieduma fondos tie ir 5, 10 un vairāki 10 miljoni, kurus kombinējot vēl ar papildus citu investoru naudu un banku finansējumu realizēt mūsu reģionam tiešām lielus projektus. Un, attiecīgi, ja jūs kā privāts investors vēlaties pievienoties kādam no fondiem, ir divas iespējas. Vai, protams, ir ļoti jauki diversificēties starp šīm stratēģijām, vai arī investēt tajā, kur jūs pats varat pienest kādu vērtību, vai kas jums ir vienkārši sirdī tuvāks, attiecīgi startupi un agrīnāka stadija, vai nobriedušāki uzņēmumi, kuri jau ir pierādījuši sevi, bet kur atkal tās atdeves nav tik augstas salīdzinoši. Jā, tad nākamais, ko es vēlējos pateikt, bija jau pieminēts, bet vienmēr sakot, šis ir tāds iepazīšanās pasākums, kurā mēs jums izstāstam, ko mēs darām, kas mēs esam un kādas ir iespējas investēt. Taču 8. decembrī notiks klātienes pasākums, kurā jūs varēsiet satikt fondu pārvaldniekus, uzdot viņiem klātienes jautājumus, iepazīties. Un Anita vai nu šodien nosūtīs jums saiti, vai šodien čatā tuliņās parādīsies saite, kurā būs iespējams reģistrēties šim klātienes pasākumam. Līdz ar to laipni aicinu izmantot, jo klātiene šo iespēju, jo klātiene ir klātiene, tad mēs varam tiešām atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Jā, šeit ir tāds skats uz to, kā tiek strukturēts mūsu fonds. Attiecīgi, fonda izmērs ir 32,5 miljoni. Liela daļa ir attīstības finanšu institūcijas automfinansējums, liela daļa ir Swedbank finansējums. Attiecīgi, ja jūs savu pensiju krājiet 2. pensiju līmenī, tad arī jūs esiet mūsu investors. Tāpat vēl viens investors mums ir apdrošināšanas sabiedrība Balcija, kā arī vairāki privāti investori, viens no kuriem Edgars runās īsti pēc maniem. Jā, un tie arī būtībā ir tādi tipiskākie Eiropas ieguldītāji, attiecīgi pensiju fondi, apdrošināšanas sabiedrības, high net worth individuals, kā arī valsts institucionālie ieguldītāji, tādi kā, piemēram, Latvijā Altuma. Jā, tātad šeit ir jāatcerās, tas jau vairākas reizes tika pieminēts, bet šis ir vidēja termiņa investīcija. Attiecīgi, jebkuram fonda investoram, kas parakstās uz ieguldījumu, jāzina, ka 5 gadus fonds veiks investīcijas un nākamos 5 gadus notiks šo investīciju vērtību zaudēšana. Un dažreiz vēl fondi tiek pagarināti par 1+1 gadu. Attiecīgi, tas ir 10 gadu periods, ar kuru ir jārēķinās ar kuram investoram. Protams, ja šajā periodā tiek realizēta kāds projekts, tur 5. vai 6. vai 7. gadā, skaidrs, ka tur jau tā nauda tiks atgriezta investoriem pakāpeniski, bet kopumā tas ir 10 gadu periods. Nākamā lieta, ko es gribēju uzsvērt attiecībās ar investoriem, ir tas, ka praktiski visi Latvijas fondi pieturas pie Invest Europe labās prakses vadlīnijām, kas nozīmē ļoti augstus atskaitīšanās standartus, kuros ir redzamas. Ik ceturksnī investoriem tiek aizsūtīta atskaita, kurā ir redzams ieguldījumi, patiesās vērtības, kas ir tie galvenie notikumi katrā no portfeļu uzņēmumiem, kas ir notikuši, vai ir piesaistītas kādas investīcijas, kā sokas ar jaunajām investīcijām, kāds ir pipelines. Vienmēr sakot, tāds ik ceturksnī tiek iedots reāls skats uz to, kā klājas fondam.
Un lielākie investori piedalās arī fonda konsultatīvajā padomē. Ja mēs runājam par to, kādus uzņēmumus mēs meklējam, tad tie ir strauji augoši uzņēmumi, kuri saprot savu biznesa darbību, taču vēlas izplasties tālāk. Iespējams, iekarot jaunus eksporta tirgus, iespējams, piedāvāt jaunas preces, jaunas pakalpojumus, jaunas produktus caur inovācijām, iespējams, automatizēt procesus un tā tālāk un tā joprojām. Parasti fondi finansējumu izsniedz gan kā apgrozāmos līdzekļus, gan pamatlīdzekļus. Līdz ar to tur ir plašas iespējas izpausties. Un, protams, ka līdzīgi tā kā investori izvēlas mūsu fondus, kuros investēt, kas ir šie cilvēki aiz šiem fondiem, tāpatās arī mēs galvenais mūsu atlases kritērijs portfeļu uzņēmumos, kuros ieguldam, ir komanda. Kas ir vadības komanda, kas ir dibinātāji, kā viņi ir motivēti un kāds ir tālākas attīstības plāns. Jā, šeit ir ļoti daudz teksta, ļoti mazi burti, bet tā mana doma bija šeit ilustrēt to, ka katru investīciju mēs analizējam ļoti, ļoti detalizēti. Gan fonda iekšēnē, tie ir vairāk mēnešu laika, citreiz varbūt ātrākā investīcija ir 2-3 mēneši, bet parasti tas var aizņemt arī līdz pusgadam. Jo būtībā to var salīdzināt ar tādām tā kā aprēķinu laulībām. Mēs zinām, ka mēs šodien apprecēsimies, bet ar šo uzņēmēju, bet pēc 10 gadiem mēs šķirsimies. Un līdz ar to mums ir jāsaprot, ar ko mēs būsim kopā šos 10 gadus. Attiecīgi, pirms katra ieguldījuma tiek veikta padziļinātā izpēta, kurā vienā vietā mēs pētam nodokļu jautājumus, citā vietā mēs pētam juridiskos jautājumus, citu reizi mēs piesaistam papildus finanšu ekspertus, lai dubultā pārbaudītu pieņēmumu patiesību un attiecīgi šos nākotnes naudas plūsmas un nākotnes PZA un bilances. Un tie galvenie jautājumi, kurus mēs skatāmies, tas ir, cik liels ir eksporta potenciāls, cik ir liela eksporta tirgi, kāds ir konkurence šajos eksporta tirgos, kāds ir biznesa modelis, kas ir galvenie pieņēmumi šajā biznesa modelī, cik viņš ir ilgspējīgs, kāda ir šī biznesa modeļa vēsture. Kā jūs minējāt par komandas motivācijām, cik daļas, cik akciju pieder komandai, kādas ir darbinieku akciju, opciju schēmas un tā tālāk. Tad vēl viens jautājums, protams, ir par ambīcijām, jo skaidrs ir tas, ka jebkurš iespēja kapitāla fonds nevēlas ieguldīt uzņēmumā, kuram nav ambīcija, kurš vienkārši vēlas palikt pie status quo. Ir jābūt skaidram izaugsmes plānam. Un gandrīz katrā darījumā mēs mēģinām piesaistīt industrijas ekspertus, kas sniedz mums četru acu principu, sniedz savu viedokli par šo industriju un palīdz labāk to izprast un tā kā pārbaudīt mūsu pieņēmumus. Kāpēc vispār investēt iespēju kapitāla fondos un ko mēs pienesam? Protams, ka mums ir svarīgi, lai uzņēmums aug, un mēs esam hands-on investori, līdz ar to mēs darām visu iespējamo savā darbā, lai šo te vērtību maksimizētu. Attiecīgi, parasti mēs uzņēmumus izveidojam padomi, padomā ir vai nu fonda pārstāvis, vai vairāki, vai industrijas ekspertu pārstāvji, attiecīgi. Tas ir četru acu princips, lai mēs kaut kā tādējādi mēs palīdzam apskatīt būtiskos pieņēmumus, palīdzēt pieņemt svarīgus strateģiskus lēmumus. Tāpat pa šiem gadiem ir ļoti plašs kontaktu tīkls gandrīz jebkurā sektorā. Palīdzam piesaistīt gan banku finansējumu, gan citu fondu finansējumu. Citreiz tie ir pārdošanas eksperti, kurus mēs piesaistam no citiem uzņēmumiem kādā valstī, kurā uzņēmums līdz šim nav operējis. Tāpat vēlos uzsvērt, ka priekš portfeļu uzņēmuma tā ir jauna stadija, jo tiek ieviesta stingra finanšu uzskaite. Attiecīgi ik mēnesi mēs skatāmies, kā veicas bilancē, kā klājas PZA, kā klājas naudas plūsmai. Un pati būtiskākā lieta ir tā, ka mēs mākam audzēt uzņēmumus un mēs mākam šos uzņēmumus pārdot. Jo skaidrs, vai tad būs pēc 7, 8, 9 vai 10 gadiem,
Ja pats uzņēmējs negribēs atpirkt uzņēmumu no fonda, tad mēs to kopīgi pārdosim kādam citam. Mēs to esam ļoti sekmīgi darījuši līdz šim, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mūs izvēlas gan privāti investori, gan privāti, gan publiski, gan arī kompānijas vēršas pie mums. Tad, tā kā šeit auditorijā ir ļoti daudz privātu investoru, kuri apsver domu kaut kur investēt, tad, ko es vēlēju, kas ir šeit lieliskā priekšrocība, tas, ka parasti iespēja kapitāla fondā jau ir kāds anchor investors, kāds institucionālais, vai tas ir Altums, EIFs, kāds cits, kurš jau ir veicis ļoti daudzu 10 uz 100 stundu padziļināto izpēti. Attiecīgi pētot fonda pārvaldnieku, pētot stratēģiju, pētot vēsturi, kas ir darīts, kur ir investēts, cik daudz ir nopelnīts. Līdz ar to privātam investoram viņš ir salīdzinoši vienkāršāk, ja kāds no lielajiem jau ir veltījis ļoti daudz laika un jau parakstījies uz lielu naudas ieguldījumu, tad salīdzinoši to lēmumu pieņemt varētu būt vienkāršāk. Attiecīgi tā izpēta nav jāveic tik liela. Šeit slaidu es nosaucu par deal flow, bet viņi varētu saukt arī par diversifikāciju. Vienmēr sakot, šobrīd investoram ir iespēja ieguldīt, piemēram, vienā startupā, un tas arī viss. Ja tur ir veiksmīgs startups, ļoti labi, ja neveiksmīgs, un kā iepriekšējās prezentācijās redzējām, agrīnajā stadijā ir tas procents paliels, tad tur varbūt arī nesekmēs. Savukārt, jebkur fonds investēs ar 10 un 20 uzņēmumiem no viena fonda. Attiecīgi pat, ja kādam uzņēmumam neveiksies, visticamākais to kompensēs pārējie, kuri būs veiksmīgie. Jā, un tāpatās caur investējot caur fondu, tā ir piekļuve ļoti, ļoti lielai datu plūsmai. Piemēram, šeit mums tagad jau ir virs 1000 ienākuši šajā fondā iespējami darījumi, kuros investēt. Mēs investējam tikai katrā simtajā. Līdz ar to tur tā diversifikācija un atlase ir ļoti, ļoti liela. To var teikt arī nosaukt par tādu, pasīvi aktīvu darījumu, kurā būtībā jūs kā ieguldītājs, ja jūs to vēlaties, varat būt salīdzinoši pasīvs un zināt, ka visu aktīvo darbu paveiks profesionāla fonda pārvaldības komanda. Un, kā jau Krišs iepriekš minēja par mafiju, būtībā to varētu salīdzināt tur ar tādu uzņēmēju tīklu. Ja jūs esat fonda investors, tad jūs kļūstiet par daļu no komunas, gan iespējams piekļūt interesantiem darījumiem kopā ar fondu, gan iepazīties ar industrijas ekspertiem, gan atklāt jaunas sadarbības darījumus. Jā, tā ir tāda būšana daļai no komunas. Jā, tas ir, es ātri izskrēju saviem slaidiem. Būtībā, ja ir interesi sazināties, šeit ir mani kontakti. 8. decembrī ceru satikt jūs klātienē. Un tagad es vēlos pieteikt Edgaru Pīgozni, gan aktīvu investoru, LVCA valdes goda locekli, mūsu investoru, kurš pastāstīs jau gan savu pieredzi, gan savus ieteikumus. Paldies! Jā, labdien, cienījamie dalībnieki! Paldies par pieteikšanu! Es izstāstīšu savu privāto pieredzi, kas man ir uzkrājusies sākot investēt iespēju kapitāla fondos no 2010. gada. Pirmkārt, laikam tāds varbūt pat vissvarīgākais būtu tas, ka es varu apliecināt gan Kriša, gan Rudolf teikto, ka tas ir tieši tā arī notiek, un viss tas, kas tika teikts, ir arī ļoti nozīmīgi. Ja? Bet par manu personīgo pieredzi, tad es esmu investors vairāk nekā 10 fondos, tā skaitā arī tajos, kas prezentē šodien. Te gan jāatzīmē, ka ir tādi pārvaldnieki, kuriem ir vairāk fondu. Tas nozīmē, ja man pirmā pieredze ir bijis veiksmīga kādu no šiem pārvaldniekiem, tad es esmu investējis nākošajā fondā. Un summas un fondi ir ārkārtīgi dažādi, sākot no ļoti agrīnām stadijām un līdz jau tādām izaugsmes, jau vēlinākām, un arī summas attiecīgi ir sākot no, laikam, 25,000 mazākā līdz 500,000. Tā kā, jā, kā es nonācu līdz šīm te iespēju kapitāla fondiem? Sākumā es veicu privātas investīcijas, es arī tagad to mēdzu darīt kādās citās nozarēs, ja? Bet diezgan ātri es sapratu, ka katra šāda investīcija startupos prasa ārkārtīgi daudz laika un uzmanības,
Un arī jāatzīst, ka arī tā pieredze un tie mēģinājumi nebija varbūt paši veiksmīgākie. Interesants arī tāds fakts, ka daži izdzīvojušie no tiem laikiem uzņēmumi ir tik sīki, ja, teiksim, naudas izteiksmē, ka faktiski šodien rada vairāk galvas sāpes nekā tiešām kaut kādu labumu potenciālu, jo tāpat ir juridiski jāuztur tie uzņēmumi grāmatvedībā, arī visu laiku jāsako līdzi. Un beigās tās izmaksas, kas saistītas ar šīm investīcijām, ir nesamērīgi lielas. Plus vēl arī tajā laikā tas bija tas laiks, kad Eiropas Savienība pastiprināti pievērš uzmanību un veidoja dažādas programmas, lai atbalstītu startupus. Attiecīgi bija dažādi labumi tika solīti tiem, kas investē caur šiem iespēju kapitāla fondiem. Tas ir gan ieskaitot to, ka tad bija summas, protams, lielākas, kas bija publiskā nauda, bija arī kapi dažādi uzlikti ienesīgumam, ko Eiropas tie fonda piesaistītie bija gatavi saņemt tātad mazāk ienesīgumu nekā privātie. Uzņemties vairāk zaudējumus un tā tālāk. Tas ir tas, kā es sāku investēt. Ja. Pavisam īsi izstāstīšu šodienas savu portfeli. Tātad tas ir apmēram 3 līdzīgās daļās, ko es esmu investējis Latvijas, Igaunijas un Vācijas fondos. Bet tas ir pārvaldnieki. Ja tātad, ja skatās savukārt startupu vai portfeļu uzņēmumu geogrāfiju, tad tur vislielākā ir Igaunija patiesībā, tad ir apmēram uz pusi mazāk ir Latvija, un tad pārējā geogrāfija ir ļoti, ļoti izsēta. Tur ir gan Rumānija un Ukraina, gan Amerika un citas valstis, arī Lielbritānija un tam līdzīgi. Ja. Savukārt, ja skatās pēc startup tipa, tad 2 lielākās grupas ir Deep Tech un B2B software. Investīcija periods pirmajam sākās 2010. gadā. Es nesaukšu nevienas vārdu šeit, jo man liekas, daži tā informācija varbūt konfidenciāla. Un arī lietošu daudz anglicismus, bet tāda ir šī startup pasaule, te jāzina tie termini. Tātad, un jā, neraugoties uz to, ka pirmais fonds sāka darboties 2010. gadā, tas vēl joprojām ir pārdevis knapi pusi no savām investīcijām. Tātad, jāņem vērā, ka šis investīcija periods ir garš, un arī fondiem ir tendence, tīpaši Baltijas reģionā, es ievēroju salīdzinot ar vāciešiem, ir izmantot iespēju pagarināt gan investēšanas periodu, gan pārdošanas periodu. Tas nav nekas viennozīmīgs slikts, bet katrā gadījumā jārēķinās, ka tā investīcijas tas periods var sanākt krietni ilgāks. Un ja skatās pa stāģiem, tad es esmu absolūti lielākā daļa ir early stage, mazāk akcelerators vai later stage. Tātad, protams, jautājums ir, vai šīs investīcijas ir atmaksājušās. Ja? Tā apkopojot, tas varbūt būs tāds nedaudz tā kā varbūt vidējā temperatūras slimnīcā, ja? Bet es šobrīd esmu iemaksājis apmēram 2/3 no komitmentiem. Un te jāsaprot, ka agrīnākās, agrākos, lai sanāk, tās investīcijas bija mazākas un agrākās stadijās, un tagad tas nav varbūt lineāra attīstība, bet tātad šobrīd es esmu iemaksājis apmēram 2/3 no komitmentu, jo jāsaprot, ka ne viss tas, ko jūs apsolat ieguldīt fondā, jāiegūda uzreiz, tas notiek pakāpeniski, ja? Un rezultāts pa tiem dažādiem stāģiem ir tā, ka akceleratoros ir exitējuši tikai 1% no visiem portfeļu uzņēmumiem, un norakstīti ir 10%. Es neatceros, kā tas tieši korelēsies ar Kriša minēto statistiku. Tad early stage tur ir exitējuši 10% un arī norakstīti 10%, un tas pats arī ar later stage. 10% exitēšana, 10% norakstīt. Ja. Tas nozīmē, ka faktiski tas mans portfels, neraugoties it kā uz cienījamo 2010. Gadu sirmo, ir vēl samērā jauns. Un šodien es esmu saņēmis apmēram apakaļ jau no pārdotiem uzņēmumiem 1/3 no tā, ko es esmu iemaksājis. Tātad nevis no komitētā, bet no iemaksātā. Un tas ir fakts. Tas ir vienīgais fakts, kas ir tiešām vērā ņemams, jo atlikusī portfeļu vērtība, kā jau arī bija minēts, tiek vērtāta katru ceturksni, bet tā tiek vērtāta
tā teiksim, pēc dažādiem faktoriem, protams, tur ir dažādas metodas, kā tiek rēķināti. Ja? Tā ir, manā gadījumā tā ir krietni augstāka nekā tā atlikusī summa, tā iemaksātā summa, kas ir atlikusi. Bet skaidrs, ka tur ir pieņēmumi pamatā, un tie pieņēmumi bieži vien mainās. Un par to es nedaudz vēlāk pastāstīšu par tām lessons learned, ja, bet ir tā, ka tiešām uzņēmumi, kur izskatās ļoti daudzsološi, pēkšņi zaudē savu vērtību, un otrādi arī tas gan retāk notiek, bet tāda, kas varbūt straglo un īsti nevar, teiksim, dabūt to komercializāciju, tomēr pēkšņi atrod kaut kādu citu nišu un tīri labi performē. Tā kā jā, tā ienesīguma pa ceturšņiem tā ir tāda nedaudz teorētiska lieta. Kas vēl ir būtisks moments un kas tika arī pieminēts Kriša prezentācijā, ir tas, ka komisijās es uz šodien esmu samaksājis gandrīz 20% no reāli iemaksātās naudas, un tas ir jāņem vērā, ka tā summas, kas tiek maksāts pārvaldniekam, ir arī samērā nozīmīgs, tāpēc attiecīgi jāskatās, lai pārvaldnieks arī krietni un profesionāli veic savu darbu un lai tās atdeves sanāk tāds, kāds ir plānots, varbūt, vai cerēts, tad plānot neko startupiem nevar. Un savukārt, ja gribas diversificēties vēl vairāk un investēt fundu funds, pirmkārt, tur līdzekļi stipri lielāki vajadzīgi, bet tad jāņem vērā, ka tātad šis te fondu pārvaldnieks paņem savu komisiju. Tas nozīmē, ka šīs te pārvaldīšanas izmaksas būs vēl lielāks. Tiesa gan tā ir cena par lielāku diversifikāciju, attiecīgi tātad arī mazākiem riskiem. Ja. Un, ja skatās uz šodienas aktualitāti, tas, manuprāt, nebija gluži pieminēts līdz šim, ir tas, ka tāpēc, ka mainīsies šī naudas tirgus situācija ar augstajām likmēm, tad jauns finansējums ir krietni vien samazinājies startup jomā. Un līdz ar to ir parādījusies tiešām lieliskas iespējas gan fondiem, kas pērk distressed aktīvus šajos startupos, gan arī iespēja investēt tādos uzņēmumos, kas līdz šim varbūt nebija pieejami. Jo minētie vienredži, jāsaka, ka diezgan grūti ir kļūt par tādu investoru, jo pirmām kārtām tātad uzņēmumu ir ļoti daudz, un kā lai tu uzzini, kurš būs tas vienredzis. Un otrām kārtām, tomēr tādus potenciāli ļoti spēcīgus uzņēmumus rada komandas, kurām jau ir līdzšinēja pieredze, un viņi parasti pie tādiem jauniem investoriem negriežas. Ja? Tā kā varbūtība nokļūt šo uzaicināto investoru lokā ir diezgan maz. Bet caur tātad iespēju kapitāla fondiem, kas uz šo specializējas, tāda ir. Kādas ir manas personīgās atziņas pēc šī tās pieredzes, balstoties uz to pieredzi, kas man šobrīd ir. Pirmkārt, jāņem vērā tas, kas jau ir tika minēts, ka šīs investīcijas ir nelikvīdas. Ja, tātad tas vidējais lock-up laiks droši vien sanāk ap tiem pašiem 10 gadiem, varbūt nedaudz mazāk, bet tiešām kaut gan manā pieredzē ir pāris tādi gadījumi bijuši, kad ir pārdot arī investīcijas šādā fondā, turklāt naudu nezaudējot, tātad, bet atkal tas droši vien būs lielākiem investoriem pieejams. Ja. Otrs ir tas, ka startupus un arī fondus interesē arī jūsu know-hows un varbūt kontaktu un kaut kādas citas labumi, kas jums ir. Ja. Un ja jūs esat interesants, tad iespējams, ka arī savukārt fondu pārvaldnieks jums piedāvās kaut ko interesantāku, piemēram, mazāku minimālo investīciju summu vai dalību uzraudzības padomē vai varbūt iespēju koinvestēt, kaut ko tādu. Ārkārtīgi interesanta man kā uzņēmējam un investoram profesionālam ir iespēja noskatīties un izdzīvot šo te startup pilnu ciklu, sākot no akceleratoru sērijām A, B, vai pat C, ja, izaugsme no idejas līdz prototipam, līdz pirmiem ieņēmumiem, līdz recurring revenues, līdz visiem tiem produktu pozicionējumiem, marketingiem un tā tālāk. Ja. Un tās problēmas, ar ko es esmu redzējis, ar ko ļoti bieži satiekās, tas ir dibinātāju atbilstība, viņu kompetence, saliedētība un vienota vīzija, jo ir bijuši tiešām reāli gadījumi, kad ļoti labas idejas un ļoti labi uzņēmumi ir īstenībā pat bankrotējuši tikai tāpēc, ka komanda pēkšņi vairs nesakrīt vīziju. Un
Ir arī gadījies tā, ka uzņēmums tiek pārdots pārāk ātri vai arī netiek pārdots tikai tāpēc, ka tie founderi tik oriģināli nespēj savā starpā vienoties. Tā kā šis ir risks, ja, un tas ir diezgan bieži tas, kas notiek. Ja. Kas ir vēl tāda priekšrocība investējot iespēju kapitāla fondos, ir tas, ka šo te pieredze, kas viņiem ir, ko Rudolfs arī minēja, kad ir iespēja tādā koncentrētā veidā saņemt, jo pārvaldnieki, man liekas, gandrīz visi veido arī tāds tā kā investoru dienas, kur dalās ar šīm te atziņām, kuras jums var noderēt arī citā kaut kādā savā uzņēmē darbībā. Piemēram, viena no tādām pirmajām, es atceros, tas bija viens igauņu pārvaldnieks, kurš teica, ka pirmā lieta, ko mēs pieprasām visām savām portfeļu kompānijām, lai viņiem atbildīgais par pārdošanu sales vadītājs, lai ir ne no Baltijas un pat ne no Ziemeļa Eiropas reģionē. Tātad viņiem jābūt ir vai no Amerikas vai no kāda cita reģiona, kur ir ļoti labi pārdevēji. Tāda atziņa interesantē. Tā kā, tādas apmēram atziņas. Jā. Un, protams, ka šīs visas zināšanas palīdz arī man pieņemt lēmumus manos citos uzņēmumos. Vēl varbūt par vienradžiem runājot, es gan teikšu, ka laikam iespēja kļūt par investoru vienradzi apmēram tāda pati, kā minēja jackpot, ja? Bet no tā nav jābaidās, jo ir arī daudz citi startupi, kuri nenonākot vienradža statusā, tomēr ir pietiekoši tāda, pietiekoši labu to performansu uzrāda un pārdodot savu investīciju, tajā jūs ļoti labi nopelnīsiet. Un noslēgumā droši vien visiem jautājums nākotošie vai daudziem bija, vai šī vispār ir laba doma investēt iespēju kapitāla fondos. Es varu atbildēt ļoti vienkārši. Es teiktu, ka noteikti nevajadzētu sākt ar šādām investīcijām. Tā noteikti nevajadzētu būt jūsu pirmajai naudai, un varbūt pat arī ne otrajai, bet trešai noteikti, jo Baltijas fonda pārvaldnieku profesionalitāte un pieredze šajā laikā ir krietni augusi, un ekonomiskais cikls ir izdevīgs jaunām investīcijām. Paldies visiem! Labdien! Man sauc Valdemārs Brediķis, un kopā ar jums šodien izpētīsim nedaudz dinamiskāku jau vidi privāto investoru sindikātus, kas tie ir, kas, ko, kur, kāpēc un kā tajos notiek. Pāris vārdi ievadā par manīm. 20 gadu laikā esmu dibinājis virkni ar uzņēmumiem vai līdzdibinājis primāri aktīvu pārvaldē, profesionālos pakalpojumos un izglītības jomās. Kādus 10 gadus darbojos kā privātais investors, tajā skaitā 7 gadus biju Latban vai Latvijas biznesa eņģeļu asociācijas valdē arī. Un uz šobrīd mana riska kapitāla investīcija bilance ir pozitīva. Esmu arī profesionāls iespēju kapitāla fondu pārvaldnieks, līdzdibināju kādu laiku vadīju Commercialization Reactor Fund, un nesen kopā ar kolēģi privāto investoru Antis Fridzānu nodibinājām ASP Asset Management, kas kā reizi ir sindikātu menedžmenta kompānija. Lūk, tātad es investēju, kā privātais investors, investēju dažādos investīciju objektos, un tādi kā esam mēs daudzi, un kas katrs pēc savām iespējām, izpratnes, vēlmēm, izvēlas, atrod un veic investīcijas dažādos objektos, dažreiz pat vienos un tanīs pašos investīciju objektos. Un tad, kad tas nonāk līdz investēšanai vienos un tanīs pašos, teiksim, startupos vai investīciju objektos, tad ir racionāli apvienot spēkus un investēt kopā. Tādā veidā veidojot sindikātus, kas ļauj gan ekonomēt resursus, gan arī palielināt veiksmes potenciālu.
tipiski sindikāti tiek dibināti kā SPV vai Special Purpose Vehicle, proti tas ir kā SIA, kā sabiedrība ierobežota atbildība, un nauda tiek ieguldīta vai nu kā pamatkapitāls vai kā aizdevums atkarībā no nodokļu režīmu un preferencēm. Var gadīties arī, kad sindikāts tīri teorētiski ir arī juridiski nedibināts, bet mēs savstarpēji koordinējamies. Taču tas ir pietiekami reti. Tad vēl ir sindikāti, kurus dibina lead investori, kas izvēlas un organizē investīciju procesu un aicina citus privātos investorus līdzinvestēt kopā ar viņiem. Sindikātiem SPV formātā ir daži izaicinājumi, es teiktu, pārvaldības un administratīvie izaicinājumi, kas nozīmē, ka pirmkārt, lai dibinātu sindikātu, ir jāiegulda darbs neliels, otrs ir jāizvēlās, jāizstrādā lēmumu pieņemšanas procedūra un viņi jārealizē, tātad izvēloties startup pieņemot lēmumu jā vai nē, un arī veicot visas ar darījumu īstenošanu saistītās darbības, kā pārunas, līgumu saskaņošana un tā tālāk. Bieži vien tas ir izaicinājums, kurš to uzņemsies darīt un kāda būs tā procedūra, bet ir diezgan standartizēts prakses, kā tas tiek organizēts. Galvenais ir jautājums, kurš uzņemsies būt par lead investoru. Lead investoru dibināt sindikātu gadījumā tas jautājums ir atrisināts, viņi dibina sindikātu un viņi vada. Kā arī, protams, kaut kādā mērā, kā jau runātāji pirms manīm arī teica, šī ir vidēja termiņa vai pat ilgtermiņa investīcija dažreiz, līdz ar to kaut kāds administratīvais sloks sindikātam saglabājās visu šo gadu garumā. No otras puses, sindikāts tā ir arī dažreiz nesasniedzama iespēja, jo vai nu startupiem vai citiem investīciju objektiem bieži vien ir kaut kāda minimālā summa, kuru viņu pieņem, kā saka, minimālais ticket size, zem kura viņi nepieņem investīcijas, un tas dod iespēju šo investīciju vispār realizēt bieži vien investoriem. Par to mēs vēl parunāsim bišķi vēlāk, bet šobrīd gribu visu nedaudz sarežģīt, jo bieži vien ir situācijas, kad sindikāti nevis tiek dibināti, lai tieši investētu startupā, bet arī bieži vien, lai ieguldītu iespēju kapitāla fondā un tos dibina vai nu paši privātie investori, lai atkal jau izmantotu iespēju ieguldīt lielāku summu, kas pārsniedz minimālo ieejas, kā saka, slieksni. Vai arī tos bieži vien dibina paši iespēju kapitāla fonda pārvaldnieki vai lead investori, tādā veidā dodot iespēju mazākiem investoriem aktivizēties un kļūt par viņu ieguldītājiem. Un šeit var būt vairāk varianti, kad var tikt dibināts sindikāts, lai uzreiz pa taisno ieguldītu pārvaldnieku izvēlētos ieguldījumu mērķos vai startupos, vai arī tiek dibināts sindikāts, lai ieguldītu citā fondā, kas jau tālāk iegulda startupos. Tā struktūra var kļūt arī ar vien sarežģītāk, varbūt vairāk tie spēlētāji starpā, bet būtībā tas domājiet par to, kā tas ir kāds lead investors, kas izdara sindikāta pārvaldes darbu jūsu vietā. Okay, tātad tās priekšrocības, ko dod sindikāts, ir vairākas. Pirmkārt, tas ir ieguldījuma
jau atrašanas un izvērtēšanas procesā. Tā ir kompetenču konsolidēšana un kompetenču paplašināšana, lai veiktu kvalitatīvāku atlasi, kvalitīvāku investīcijas menedžmentu un kontroli. Otrkārt, tā ir finanšu riska samazināšana. Tādā veidā tas mums ļauj veikt investīcijas vairākos investīciju mērķos, jo katrā mēs ieguldam varbūt mazāku summu no mūsu investīciju budžeta. Kā arī, protams, atkal jau kompetenču konsolidēšana un pārvaldes uzlabošana arī attiecās uz riska samazināšanu. Treškārt, tā ir privāto investoru finansiālās kapacitātes palielināšana. Kā jau es minēju, bieži vien ir situācijas, kad vai startupiem vai fondiem ir noteikts minimālais investīcijas izmērs, kuru varbūt katrs atsevišķi no mums nevienmēr var izpildīt. Piemēram, arī Edgars runāja par iespējām investēt vienradžos, tad lūk, caur sindikātiem un feeder fondiem šādi iespēja mums šobrīd reāli ir, jo secondaries fondi piedāvā veidot sindikātus, lai iegādātos Bolt akcijas, piemēram. Šobrīd ir tādi piedāvājumi. Un, man liekas, Bad Ideas fonda arī saviem investoriem piedāvā šādā sindikātā piedalīties. Nu, visbeidzot, tā ir arī mūsu kapacitātes palielināšana, ko es apzīmēju schematiski ar Q, jo investīciju, jo veiktās investīcijas prasa arī uzmanību, gan laika, gan kaut kādas citos veidos, un katram no mums laiks ir ierobežots. Mēs varam, pieņemsim, kā šeit schēmā, katrs 3 investīcijas kvalitīvi pārvaldīt, bet trietā kopā mēs jau varam caur sindikātu 9 investīcijas pārvaldīt un pievērst nepieciešamo uzmanību un palīdzību šiem startupiem. Tātad ir, protams, arī nav labumu bez trūkumiem. Ir kaut kādi trade-off, piemēram, lēmumu pieņemšanā. Jūs vairs neesat pavisam neatkarīgs un var gadīties, kad arī demokrātiski procesa rezultātā tiek pieņemti varbūt nedaudz atšķirīgi lēmumi no jūsu personīgā viedokļa kādreiz. Otrs risks ir arī samazināta iesaiste pašā startupa menedžmentā, jo tas, teiksim, tā ķēdes ar sindikātu un varbūt, kur ir lead investors un tālāk varbūt pat ir arī kāds fonda pārvaldnieks, kurš tālāk strādā ar šo startupu. Tas nozīmē, ka jums kļūst ierobežots iespējas ietekmēt startupu, kā arī varbūt piedzīvot viņa šo startupu izaugsmu, par ko arī Edgars runāja, ka tā ir unikāla iespēja un unikāla pieredze, ko ir izmantot. Un var gadīties, kad ar gadiem jūs jau vairāk kļūstat par tādu finanšu investoru, nevis par smart money investoru. Protams, sindikāti, kā jau jebkura atkal juridiska vienība un struktūra, prasa kaut kādas izmaksas, gan kaut kādas uzturēšanas izmaksas visu šo gadu garumā, gan dibināšanas, gan arī, ja tas ir lead investors vai kāds fondu pārvaldnieks, kas šo sindikātu pārvalda, tad, protams, arī tā ir atlīdzība atkal jau viņam. Un tur ir tad jāizsver ilgtermiņā un plašākā skatījumā, vai tās priekšrocības ir vērtīgākas par šīm izmaksām un pārējiem trūkumiem. Tas, kas notiek mūsu pusē ar sindikātiem, ir pirmkārt grib Bad Ideas fondu atzīmēt, kam ir ļoti labs mārketings un ļoti atraktīvi viņi strādā saviem investoriem, piedāvājot reizi mēnesī viņu izvēlētā un atlasītā startupā iespēju investēt.
un katrai investīcijai veidojot, teiksim tā, atsevišķu sindikātu. Tad ir Latvan, Latvijas biznesa eņģeļu asociācija, kas periodiski veido sindikātus gan palīdzot viņus nodibināt, gan arī biedri savā starpā veido sindikātus balstoties uz kopīgām interesēm vai vēlmēm. Tad ir mans pārstāvētais ASP Asset Management, kur mēs piedāvājam investoriem jau gatavu infrastruktūru sindikāta realizēšanai, gan arī piedāvājam koinvestīciju, ko veikt kopā ar šo sindikātu. Un mazāk aktīviem investoriem varbūt tieši šī investēšana koinvestīciju fondā varētu būt arī interesanta iespēja, kā piedalīties. Ļoti interesants uzņēmums ir Kapitālija, kam ir daudz dažādi privātiem investoriem paredzēti produkti, tā skaitā arī feeder fondi uz citiem investīciju fondiem un koinvestīciju fonds ar investīciju fondiem. Un Changer Club, kas ir starptautiskā uzņēmēju platforma, kas arī dibina savus sindikātus viņu izvēlētiem startupiem. Vēl no mūsu reģiona NGL, kas ir Lidban paspārnē radies privāto investoru sindikātu menedžmenta kompānija Nordic Angels, kas ir starp FIBAN, Somijas un Estban, Igaunijas biznesa eņģeļu asociācijām radies ļoti aktīvs sindikātu fonds. Kā piemēra ieliku arī Angel List, kas ir starptautiska digitāla platforma, līd eņģeļu radītiem sindikātiem, kur jūs varat gan pievienoties, gan arī paši savējos dibināt, ja tāda vēlme ir. Lūk, es esmu pats investējis vairākos sindikātos un investēju joprojām, kā arī dibinājis vairāk sindikātu, esmu liels atbalstītājs, īpaši tā, es domāju, ir laba iespēja mazākiem privātiem investoriem, kā varbūt uzsākt darboties šajā jomā. Kā teikt, investēsim kopā, lai jums izdodās labas investīcijas. Tagad es gribētu dot vārdu jau Baibai Strupišai, kas ir ļoti daudz stāvējusi klāt tieši juridiskām dažādiem normatīviem aktiem un juridiskām struktūrām, kā to visu realizēt dzīvē. Paldies, lai veicas! Paldies, Voldemāra! Un arī šis seminārs parāda to realitāti. Protams, ka investīcijās svarīgākais ir saprast, kur investē, kāda ir ekonomiskā atdeva un kādēļ vispār jūs vēlaties to darīt. Un pēc tam paliek tik, cik paliek laiks juridiskajiem aspektiem. Vienlaikus tas nenozīmē, ka mēs to darām vienkārši ātri vai pavirši nebūtu. Nē, mēs to darām ātri un profesionāli. Parasti uz vakardienu. Un šodien arī mums ir atlikušas 20 minūtes, kurā es gan pastāstīšu par svarīgiem juridiskajiem aspektiem, tad, kad jūs investējat, un arī kopsavilkšu šodienas visu runātāju teikto. Un tāpēc tādā gala pa solī cauri juridiskajai ABC, jo tā jau parasti kļūst svarīga tad, kad jūs patiešām esat jau lēmumu pieņēmis investēt. Un tam vienmēr jums būs vēl laiks pie tā atgriezties. Un šodien man Anita palīdzēs pārslēgt slaidus. Anita, klik. Kādēļ es vairāk kā 25 gadus esmu finanšu sfērā un vairāk kā 18 fondiem esmu gatavojusi gan fonda dibināšanas dokumentāciju no sākuma līdz beigām, gan arī fonda dzīves noslēgumā zinu, kādi izaicinājumi ir fondu likvidējot. Un tas, ko Edgars minēja, ka vienmēr attiecības ir svarīgs, tas bija Matīs pašā sākumā. Ja? Mēs investīciju fondos, protams, ļoti svarīgi ir detalizēti sākumā aprakstīt līgumos, un to mēs arī darām. Juristi un līgumi ir gari.
vienlaikus šī ir tāda īpaša nozara, kurā ļoti, ļoti reti, kad notiek tiesāšanās. Un manā pieredzē neviena viedokļu sadursme nekad nav beigusies tiesā. Vienmēr puses apsēžās pie galda un izrunā svarīgo, kas ir no biznesa aspekta un kas ir nākotnē svarīgi, un atrod to kopsaucēju. Un šādas vienošanās ir ilgtspējīgas, viņas arī tiek izpildītas. Klik! Tātad, par pamatformām, kādās parasti tiek veidoti fondi, tā ir vai nu akciju sabiedrība vai komandīta sabiedrība. Un katrai ir savi plusi. Komandīta sabiedrība ir ārkārtīgi elastīga, var noteikt dažādas atdeves starp dažādiem investoriem, var noteikt jebko, kā es saku, ja man uzdod fonda pārvaldnieks jautājumu, vai to var izdarīt, es saku, tu pasaki, ko vajag, un es izdarīšu korekti, tā, lai tas ir juridiski saistoši un arī taisnīgi. Savukārt, ja ir izvēlēta akciju sabiedrības forma fondam, tur ir viens cits liels plus, tad šādu fondu var kotēt biržā, vismaz Rīgas Nasdaqā. Igaunijā jau ir vieglāk, tur var arī komandīt sabiedrības, vismaz uz to gāja. Tā kā katram ir savi plusi, un noteikti, ka svarīgi ir saprast, ka fondus uzrauga. Šobrīd jūs visticamāk esat daudz dzirdējuši tādu vārdu FKTK vai FUKTUKS. Tā bija Finanšu kapitāla tirgus komisija, kura ilgus gadus licencēja un reģistrēja esošos fondu pārvaldniekus. Tāpēc šis vārds vēl ar vienu tiek lietots. Reāli šobrīd ir FKTK apvienojies ar Latvijas banku, un visu šo uzraudzību veic jau Latvijas banka. Tā kā ir ļoti stingri noteikumi un daudzās sfērās tādi paši kā bankām. Klik! Kādi dokumenti ir fonda pasaulē? Tie, kurus jūs varat vaicāt vai kurus iespējams jums piedāvās parakstīt fonda pārvaldnieks. Komandīt sabiedrībām tas būs komandīt sabiedrības līgums, akciju sabiedrībām tie būs statūti. Tie ir tādi divi ļoti juridiski dokumenti. Savukārt pārējie ir tādi, iz dzīves, tur, kur normālam cilvēkam ir saprotams, kā saka. Un tā parasti ir prezentācija. Katrs profesionāls fonda pārvaldnieks ir svarīgākās lietas kopsavilcis. Viņam ir pieredze ar to, kādus jautājumus uzdod parastais investors, un tad arī uz šiem jautājumiem ir prezentācijā atbildēts. Ir arī pārvaldnieki, kuriem ir tādi dokumenti kā PRIP un KID, kas ir Eiropas Savienības līmenī definēti dokumenti, bet tie nav obligāti un nebūtu ne visiem fondiem. Vienkārši, lai jūs zinat, ka tādi var būt. Un ieguldījumu un kapitāla veidi. Kā jau jūs dzirdējāt, ir ļoti daudz anglicismu, un es savulaik pirms jau 11 gadiem, īstenībā jau 20 gadiem, veidojām kopīgi šo latvisko terminoloģiju, lai varam pirmo komandīt sabiedrības līgumu noreģistrēt uzņēmumu reģistrā. Šobrīd vairs tie nav jāsniedz uzņēmumu reģistrā, bet toreiz bija, un tad bija jāspēj izskaidrot. Pirmais vārdiņš, ko parasti par ko jūs runāsiet, ir commitment. Tas ir kopīgais kapitāls, ko jūs apsolāt iedot. Jūs viņu apsolāt, tā kā parakstāties, līdzīgi kā ir parakstītais akciju kapitāls, jūs parakstieties to darīt, bet tas nebūtu nozīmē, ka viņš viss būs jāiegulda, un pilnīgi noteikti tas būs jādara pa daļām, kā to stāstīja arī fondu pārvaldnieki, un parasti tie ir, šis kapitāls ir jāiegulda aptuveni 5-7 gadu laikā. Tātad 10-15% no jūsu komitmenta ir reālā nauda gadā, ko jums ir jāatrod un jāiegulda fondā. Un tas parasti ir jāizdara 14 dienu laikā no pieprasījuma. Tad ir reģistrētais kapitāls uzņēmuma reģistrā. Šeit es šobrīd stāstu par komandīt sabiedrībām. Ja? Un tad vēl ir iemaksātais kapitāls, ja? Paid in capital, tas ir tas, ko jūs faktiski esat iemaksājuši. Un tad ir vēl nepieprasītais kapitāls, tā starpība, ko teorētiski no jums pārvaldnieks vēl var prasīt. Jebkurā gadījumā tas vienmēr būs maksimumu ierobežo komitment, jeb parakstītais kapitāls, un parasti arī tā summa ir griezti, kurā ir iekļauti visi izdevumi, tā skaitā pārvaldnieka atlīdzība un jebkas, ko no jums var prasīt. Tā parasti tiek veidots. Savukārt, ja tā būs akciju sabiedrība, tur ir vieglāk, tur ir arī
tā kā parakstītais kapitāls, reģistrētais un iemaksātais, un viņi visi ir tādā formātā arī ierakstīti uzņēmumu reģistrā. Komandītas sabiedrību gadījumā ir savādāk. Varbūt gan ieguldījums kapitālā, gan aizdevums attiecībā pret šo akciju sabiedrību vai komandītas sabiedrību, un tam parasti apakšā galvenais apsvērums ir nodokļu maksājumi. Atkarībā no nodokļu politikas, ko valsts ir izvēlējusies, tad šī proporcija arī mainās un būtiski mainās. Klik. Svarīgs jautājums noteikti jums, kas rodās galvā. Ja es kā ieguldītājs ieguldu naudu fondā, ar ko tad es atbildēšu, ja nu tā gala sabiedrība, kas ir portfeļa sabiedrība, piemēram, bankrotē vai kaut kas tur notiek? Vai var atnākt pie manis un šo naudu paprasīt? Īsā atbilde nē. Tāpatās kā tas ir ar sijām un akciju sabiedrībām, jūs esat tādā kā dalībnieka līmenī un vēl pastarpinātā dalībnieka attiecībā pret ieguldījumu pret portfeļa sabiedrību, līdz ar to tas ir droši. Vienlaikus, kas ir jāsaprot, šī drošība arī paģēra to, ka jūs tiešā veidā nepiedalāties investīcijas lēmumu pieņemšanā. Tāpēc ir šis profesionālais pārvaldnieks, kuram maksā komisijas maksu, viņam ir liela pieredze. Tas ir pluss, tā tad ir profesionāli lēmumi, un mīnus ir tāds, kad jūsu uzdevums ir izvērtēt, kam tad jūs varat uzticēties, jo lēmumus pieņems viņš, nevis jūs. Klik. Un par pārvaldnieku. Pārvaldnieks var būt vienlaikus arī komplementārs, ja mēs runājam par komandītas sabiedrībām. Varbūt tam šobrīd jums nav tik būtiska nozīme, kā viņš saucās, bet ir šis cilvēks pārvaldnieks, cilvēku grupa, pārvaldnieki, kuri pārstāv fondu kā valde. Viņi uzņemās atbildību arī personisku, kā jau valdes locekļi, un atbild ar visu savu mantu. Un šis pārvaldnieks, kas ir parasti alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, viņš tiek arī reģistrēts vai licencēts Latvijas bankā. Un to, vai viņš ir reģistrēts licencēts, var pārbaudīt, ieejot Latvijas bankas mājaslapā, ierakstot meklētājā nosaukumu, kuri saka, ka viņi ir reģistrēti, un jūs to viegli varat pārbaudīt. Tā skaitā arī, ja pret šādu pārvaldnieku ir bijuši kādi negatīvi Latvijas bankas lēmumi vai kādi par sodiem, piemēram. Tas viss būs tur redzams. Un viens no praktiskajiem aspektiem, ko ir svarīgi saprast, ka ir ļoti skaisti uz papīra uzrakstīt, ka kāds atbildēs. Savukārt ieguldījumu pasauli, viņi ir tādi ļoti praktiska, un mēs skatāmies, investors skatās tā, kas tad ir tie reālie praktiskie rīki, kuri dzīs to zirdziņu, to pārvaldnieku uz priekšu, kas te būs tas burkāns, kurš patiesībā viņu motivēs. Un tas burkāns ir ne tikai pārvaldīšanas atlīdzība, bet arī šī te veiksmes atlīdzība, par ko vairāk stāstīja iepriekš. Un tas ir ārkārtīgi būtiski, jo ja sasniedz noteiktu peļņas līmeni, kurš parasti tiek nodēvēts par hurdle, atkal angļu vārds, ja pārsniedz šo ienesīgumu, tad no pārsnieguma parasti līdz 20% ir arī veiksmes atlīdzība pārvaldniekam. Nākošais drošības garants ir tas, ka pats pārvaldnieks vai viņa grupas uzņēmums arī ieinvestē savu naudu, un ja tad viņi ir vienā laivā ar jums. Ja? Klik. Tātad, ar ko ir svarīga investīcija komiteja? Tie ir tie cilvēki, kuri sanāks kopā un tad izlems, kurus no tiem 1040, kā bija vienā piemērā minēts, kuros no šiem 1040 potenciāliem uzņēmumiem investēt. Un gala lēmumu iznāk tikai 8 uzņēmumi, kuri ir laimīgie un saņem investīciju. Tātad mazāk par 1%. Un viss šis smagais darbs gulstās uz investīciju komiteju, kuros arī parasti ir tā saucamie kīmeni, un kīmeni, ja tie atslēgas cilvēkiem galvenais personāls, viņi tiek konkrēti vārds uzvārds uzrakstīti arī jūsu kā ieguldītāju līgumā ar fondu. Jo šis ir cilvēku biznes un ir ārkārtīgi svarīgi, kāda pieredze ir šiem kīmeniem. Klik.
Jā, redz, es jau izstāstīju uz priekšu. Un kas ir svarīgi vēl, ka līgumos, protams, ir ļoti stingri noteikumi, kā šie ķīmeni, jeb galvenais personāls var mainīties. Un tur ir ļoti stingri noteikumi ar tādu mērķi, ka, ja nu kaut kas dzīvē mainās, tad nākošais var nākt ar vismaz tādu pašu profesionalitāti un reputāciju kā tiem, kuri aiziet. Dzīvē tas ļoti reti, kad notiek, ir burtiski. Es pat teiktu, man vienas rokas pirksti ir pa daudz, lai šādus gadījumus es no savas pieredzes saskaitītu. Un par fonda dzīves posmiem mēs jau dzirdējām. Fonda dzīve ir svarīga tādā aspektā, kad no dibināšanas brīža otrajā punktā, otrajā pakāpē tikai jūs pienākat klāt, kad jūs dodat savu finansējumu fondam. Un tad jūs redzat, līdz darbības izbeigšanai ir virkne ar pasākumiem, un darbības izbeigšana parasti ir 10 gadi plus varbūt 1-2 gadi. Ieguldīšana parasti būs pirmie 5 gadi, tad fonda pārvaldnieks ļauj uzņēmumam ar ieguldīto naudu ieskrieties un sākt reāli ražot to atdevi, par ko runāja, kas ir vidēji 10–15% gadā, bet faktiski jau viņa veidojās pēc 5. gada uz fonda dzīves beigām. Tāpēc ir šī te fonda dzīve 10 gadi, nevis 5 gadi, lai šī nauda paspētu ieskrieties un radīt jums atdevi. Un tad ir pārdošanas process, kas var būt dažāds, ko varbūt veids pats pārvaldnieks, varbūt viņš piesaistīs arī kādus citus profesionāļus un iespējams, ka arī šī sabiedrība izvēlēsies kotēties biržā. Tas arī ir iespējams. Un tad gala rezultātā fonds izbeidz savu darbību un pilnīgi noteikti tajā brīdī tad jūs saņemat visu pārējo iespējamo savu atdevi. Klik. Jums varētu interesēt konsultatīvā padoma, jeb advisory board. Protams, ir parasti katrā fondā noteikti noteikumi, kas ir minimālais ieguldījuma apmērs, lai jūs tur varētu tikt, jo, kā jūs redzat, tie ir parasti 5 līdz 7 cilvēki tikai. Vienlaikus tā ir gan prestiža vieta būt, gan arī atbildīga vieta, un, kā arī Edgars minēja, parasti tur ir cilvēki, kas vai atnes gana lielu naudas summu, vai kuri ir strateģiski svarīgi konkrētajā fondā ar savām zināšanām vai kontaktiem. Un pilnīgi noteikti, kur ir svarīga loma, advisory boards parasti izskata interešu konfliktu situācijas, kur pat teorētiski varētu rasties, jo fonda pārvaldnieks ir ieinteresēts labāk kaut mazāko aizdomu aiznest līdz advisory boardam, lai ir pilnīga skaidrība, caurspīdīga, un tas nodrošina arī pārvaldītāja reputāciju un iespēju piesaistīt naudu nākošajiem fondiem. Klik. Jūs tieši varēsiet piedalīties pilnīgi noteikti katrs ieguldītājs sapulcē. Un fonda dokumentos ir noteikti dažādi lēmumi ar dažādiem kvorimiem, ja balsu vairākumiem 50, 75 vai 100% no visām balsīm, lai mainītu kādus noteikumus. Un tādi svarīgie noteikumi ir, protams, ir jāmaina galvenais personāls vai pārvaldnieks, viss jāmaina. Varbūt pārvaldīšanas maksa ir jāmaina, ja izvēlās pagarināt termiņu, vai arī investīciju periodu pagarinājums ir jāizlem. Klik. Un jums katram ir, protams, arī savas individuālās tiesības. Tas ir pārdot savu fondā ieguldīto līdzdalību citam. Parasti tas notiks ar fonda pārvaldnieka iesaistīšanu, jo tas ir arī pārējo ieguldītāju interesēs, lai pārbaudītu gan naudas atmazgāšanas, gan sankcijas un reputācijas, lai visi pārējie, kas ir fondā, varētu justies droši, ka mēs visi esam godprātīgi uzņēmēji šeit. Noteikti jūs saņemat informāciju vismaz reizi ceturksnī no pārvaldnieka, un tā ir apkopotā veidā standartizēta par visām investīcijas sabiedrībām. Līdz ar to ērti saprotams. Un, protams, tiklīdz tiek izskatīti līguma grozījumi vai ieguldījuma politikas grozījumi, tur parasti pilnīgi noteikti ir vajadzīga 100% dalībnieku piekrišana, un te jums arī ir vārds. Klik. Praktisks aspekts, kurš te maksā nodokļus? Akciju sabiedrība gadījumā tā, protams, būs pati akciju sabiedrība, un komandītas sabiedrības gadījumā formāli nodokļu maksātājs esat jūs paši. Vienlaikus pārvaldnieks jums
iesniedz pilnīgi visu gatavu informāciju, kuru jūs patiešām varat iesniegt valsts ieņēmuma dienestam, kas pamato jūsu ienākuma apmēru, gūšanas laika periodus un arī summu, kas jums ir jāmaksā. Tā kā te ir pilnīgs atbalsts un jau pieredze. Klik! Kādi var būt nodokļi? Pārskriešu pāri ātri par dividendēm, procentu maksājumiem un dažādi. Jebkurā gadījumā tas viss jau sen ir aprobēts dzīvē un strādā. Un katrs pārvaldnieks jums palīdzēs. Paldies! Šī bija mana prezentācijas daļa un šobrīd 4 minūtes kopsavilkumam par to, par ko mēs šodien runājām. Kā tad mēs varam pelnīt ar pasīviem ieguldījumiem jaunu uzņēmumos un iespēju kapitāla fondos. Pirmkārt, es pateicos šodien visiem lektoriem, Matīsam Neimanim, Krišam Spūlem, Edgaram Pīgoznim un Rudolfam Kresem un Valdemāram Brēdiķim, un pateicos organizatoram Latvijas privātā un iespēju kapitāla asociācijai un tās izpildu direktorei Anitai Titovai, kā arī atbalstītājiem, Ekonomikas ministrijai un LDDK. Kopsavēlkot, kā Edgars no savas pieredzes teica, ka Baltijas iespēju kapitāla fondu pārvaldnieku profesionalitāte un pieredze ir krietni augusi. Un pašreizējais tieši ekonomiskais cikls ir izdevīgs jaunām investīcijām, kas ir svarīgi. Jūs redzat ekrānā arī mūsu nākošo pasākumu, kas ir 8. decembrī 15:30. Jūs varat reģistrēties un pieteikties uz klātienes sarunu ar visiem lektoriem, kas šodien bija, un arī iespējams citu fondu pārvaldniekiem, un praktiski jau izrunāt tos jautājumus, kas jūs interesē. Kas ir labā ziņa, ka Baltijā vienradžu skaits ir lielākais uz vienu iedzīvotāju Eiropā. Tātad mūsu izredzes ir lielākās. Un skaidrs, jo agrākā uzņēmuma attīstības stadijā mēs ieguldam, jo lētāka cena par daļu, arī lielāks risks. Un lai šiem vienradžiem varētu piekļūt, tieši ieguldījumu fondi ir tas veids, kā viņus ieraudzīt un vispār aizklauvēties, jo, kā pieredze rāda, tā vienkārši no malas vienradzes arī pilnīgi jebkuru investoru neņems. Jo ir svarīgi šī te sadarbība, kas jauniem uzņēmumiem ir tāda netik ļoti paredzama un uz priekšu precīzi aprakstāma, tāpēc svarīga ir uzticēšanās un profesionalitāte pušu starpā. Mēs zinām, ka ir Latvijā vairāk kā 20 fondi, no kā izvēlēties. Jūs dzirdēsiet tādus vārdus kā growth, mezzanine, buyout, infrastructure, tas viss ir par iespējām ieguldīt. Katram ir sava ieguldījuma politika ar lielākiem riskiem, mazākiem riskiem, atšķirās diversifikācija, atšķirās minimālā ieguldījuma apmērs, un atšķirās arī fonda pieeja tam, vai viņi, piemēram, pieņem sindikātus, vai viņi pieņem tā saucamo feeder fondu, kā ir izveidots interesantu kopums, kurā jūs tad apvienojat savus mazākos ieguldījumus un visi kopā, piemēram, savācat 100 000, lai kvalificētos jau kādā lielākā fondā. Atdeve parasti ir 10 līdz 15% pieaugums no jūsu kopējā portfeļa vidēji gadā. Tās ir labās ziņas. Mēs zinām, ka daļa no investīcijām norakstīs, jo tāda ir iespēja kapitāla būtība. Mēs zinām, ka daļa atnesīs tādu pašu atdevi, kā ieguldījāt, daļa vairāk kā ieguldīts, un kā no Eiropas investīcija fonda Krišs teica, parasti tas ir līdzīgās trešdaļās. Un mēdz gadīties arī tas vienradzis, 1 miljards. Ceru, ka nākošais miljards un vienradzis radīsies tepat pie mums Latvijā, un es novēlu jums labu intuīciju, skaidru galvu, profesionālus partnerus un vienmēr atvērtu sirdi pavaicāt. Jo, zinat, atbilde vienmēr ir tepat viena zvana vai klikšķa attālumā. LVCA, Latvijas riska un iespēju kapitāla asociācija vienmēr jums atbildēs un godprātīgi atbildēs. Paldies!